Assuming it is urgent for desire to supply my needs, will always go up in vapor each time you pack to leave. But I'll just keep holding on. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Man sauc Laura Saulīte, un mēs tiekamies YouTube kanālā Generation Famous, kas top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Pie mums šodien ciemos ir Madara Biedriņa. Paldies tev liels, ka mums beidzot izdevās vienoties par laiku, kad tu vari atnākt pie manas ciemos. Man ir liels prieks tevi redzēt, un man ir lielāks prieks būt apgrieztā pozīcijā, jo pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, jautājums tu uzdevi man, tāpēc es priecājos, ka šoreiz es esmu tā, kur uzdod jautājumus, un es diezgan tradicionāli sākšu ar tavu citātu. Es beidzot daru to, kas man tiešām no sirds patīk. Tu vienmēr esi es gan drusci nojaušu, ko tu atbildēsi, bet tu vienmēr esi gravitējis virtuves virzienā, vai tas bija tāds kaut kāds klikšķis, kad pēkšņi pie tevis atnāca un tu saprati, ka tu gribi profesionālo dzīvi vairāk vai mazāk saistīt ar kulināriju? Pirmkārt, paldies, ka uzaicināji. Apusējis prieks. Tu zini, nē, tas nebija noteikti tāds viens klikšķis, ka tagad es gribu kaut ko pilnīgi kardināli mainīt, jo pa lielam es esmu vienmēr bijusi šajā industrijā tikai kaut kā savādāk. Es esmu bijusi pasākumu organizēšanā un kaut kur es tajā virtuvē vienmēr esmu bijusi. Un īstenībā es to daru jau ļoti sen, kopš es sevi atceros. Es vienmēr esmu bijusi tajā virtuvē, bet jā, 3 bērni paņēma savu laiku un tad tas, protams, tika nolikts malā. Un tad es sapratu pēc 3. bērna piedzimšanas, ka kaut kas ir jāsāk darīt nopietnāk un ka tā varētu būt tā mana lieta. Un, apsēdos parunāties ar sevi un pajautāju sev, kas tad ir tas, kas man patiešām ļoti patīk, jo es sapratu, ka es gribu iet kaut kur tālāk un attīstīt kaut kādu karjeru. Un tad, jā, tad tas arī bija tāda saruna ar sevi. Kāpēc man likās, ka es nojaušu, ko tu atbildēsi, jo tu man šķiet kādā intervijā minēji, ka tad, kad jūs vēl dzīvojāt kopā ar Santu, kas tagad ir Pīlēna, pareizi, tad tu biji tā, kur arī naktīs šmorēja karbonādes, un tu esi viens no tiem retiem cilvēkiem, kuram patīk gatavot ēst arī sev. Tev nav tāds attaisnojums, ka es tagad esmu viena un man nav svarīgi, es varu apēst ātri kaut ko, pārliet kaut kādu 5 minūšu zupiņu. Tev vienmēr ir paticis darboties tajā virtuvē. Bija tāda lieta, īstenībā es nesen biju tieši pie Santas ciemos Austrijā. Un man ļoti liels prieks, ka viņi man sagaidīja ar kolosālām brokastīm, ar plānajām pankūkām. Un tad mēs tieši atcerējāmies par to, ka mēs kādreiz dzīvojam kopā kādu laiku. Un, jā, es nācu no darba un es tiešām cepu sev to karbonādu. Un man vienmēr ir bijis svarīgi, lai ir tā maltīte pilnvērtīga, lai tur ir visas tās sastāvdaļas, kam tur ir jābūt, un lai es justos pēdusi. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas maza našķojās. Labi, samaloju. Našķojos tad, kad gribās, bet tā kā man gribās, lai ir brokastis, tās ir brokastis kārtīgas ar olām, tur avokādo un tā, un lai tās ēdienreizes ir tiešām tādas kārtīgas. Un līdz ar to es ļoti sen to darīju sev, un tad arī gribējās iznest tālāk. Un man tas vienmēr tā kā interesēja padarīt garšīgāku, interesantāku, jo sāc to ar pavisam vienkāršo. Un tad jau tu sāc mācīties, tad jau sāc skatīties, lasīt, izzināt, un jā, tas tā aizgāja, bet ja tu man jautā, vai es tagad joprojām sev katru reizi arī būdam vien pati pagatavoju super lielas un kārtīgas pusdienas, tad nē, tā nav, tāpēc, ka laiks, protams, kļūst mazāk, jo mēs vecāki paliekam. Un otrs ir tas, ka es tajā virtuvē esmu tik daudz, ka īstenībā es pēc tam jau sāku apdalīt gan sevi, gan savu ģimeni. Man ļoti bieži vīram un bērniem saka, tad jau tev mamma tur katru vakaru gatavo tur tādas un tādas vakariņas. Tā nav. Bet smejamies, ceptas vistas kājiņas un maltās gaļas mērķis katru otro vakaru, tāpēc, ka tas tev vienkārši ir darbs un tu sāc nogurt no tā. Un tad mājās to darbu nevienmēr gribās
nest. Es tieši gribēju teikt, tad jau tavam vīram un bērniem ļoti paveicies, bet tu man liki justies mazliet labāk, jo katru reizi, kad es nevaru izdomāt, ko gatavot, un man šķiet, ka mēs šo receptu gatavojām jau vakar, aizvakar un aizaizvakar, tad es saprotu, ka tas ir piediena arī jomas profesionāļiem. Bet, kas arī interesanti, man bija saruna ar Mārtiņu Sirmo, viņš arī minēja, ka viņš ļoti labprāt ēd gan lidmašīnu ēdienu, gan pēc garākām maiņām dodas uz Statoil pēc Circle K, laikam. Jā. Pēc hotdogiem, jo tad nekas nav garšīgāks pēc garas maiņas, kad tu dodies pēc tā hotdoga. Es tieši gribēju izstāstīt vienu gadījumu, ko man stāstīja pavārs, viens, kas arī ir ļoti tāds zināms pavārs. Viņš teica, viņš mēs kaut kādos 1 naktī ar kolēģiem pabeidzam maiņu, visu un ieejam maķītī. Un viņš saka, ko mēs tur satiekam? Tur ir sirmais priekšā, tur ir tas, un visi viņi satiekās McDonaldā pēc tās savas grūtās maiņas, kur tu gatavo tos fancy ēdienus, tāpēc, ka viņam jau pašam vienkārši gribās paēst, jo tev jau nav laika, un tad ir ātri kaut kas jāiekož. 2018. gadā tu teici, negribu, Tas ir pirms pandēmijas. Jā. Negribu, lai mani bērni domā, ka esmu tikai mamma. Vēl pierādīšu, ka esmu arī kaut kas cits. Tagad dzīvoju tikai bērniem, bet drīzumā gribu sākt dzīvot arī sev. Es nezinu, vai tajā mirklī tev jau galvā bija doma par restorānu servisu skolu, bet tu nonāci pie šī lēmuma tieši šī monologa rezultātā, jo tu jau, protams, varēji pašmācības ceļā, nezinu, iegādāties dažādas meistarklases, mācīties no internetā pieejamās informācijas. Kā tev nāca šis lēmums par restorānu servisu skolu? Tas viss, ko tu nosauc, jau tika darīts. Un tad man bija kaut kāda galvā doma, ka man gribās to papīru. Tagad saprotu, ka varbūt tas papīrs nemaz tik nozīmīgs šajā industrijā nav, bet es priekš sevis noliku tādu mērķi, ka man gribās to papīru, ka es esmu pavārs. Un tad man likās, ka tad es reiz uz tevi tā kā nopietnāk skatās, bet nav jau ārsts. Jā. Bet jā, man tas bija pēc trešā bērna piedzimšanas, un tad kaut kā man gribējās skriet, man gribējās darīt, man likās visas, esmu tiešām nosēdējusi mājās. Un ja es tā sāku atcerēties, tad man liekas, ka es jau zināju, ka es iešu uz to skolu, un tad es vēl nestāstīju. Zini, kas ir interesanti? Es nācu uz šo interviju, un man likās, ko es šeit vispār stāstīšu, jo šobrīd es esmu posmā, kad es kaut ko nedrīkst stāstīt vēl pagaidām. Un man liekas, ka man ļoti bieži sanāk tā, ka es aizēju uz interviju, un ka kaut kas ir tā kā angliski saka pending. Tādā pagaidu stāvoklī. Es tagad vēl nevaru tev stāstīt, man baigi gribētos izstāstīt. Man liekas, tā intervija būtu interesantāka pēc gada. Un droši vien tajā reizē es arī esmu teikusi, ka kaut ko vairāk gribēsies, un tad es aizgāju uz šo restorānu servisu skolu. Mēs varam satikties vēl pēc gada. Es ceru. Pastāstīs to, kas ir noticis šajā laika posmā un kas tad tur ir augšup ielādējies vai kas ir realizējies. Bet domājot vispār par profesiju, bija tāds mirklis, nezinu, kāds konkrēts šefpavārs, kāda konkrēta restorāna apmeklējuma pieredze, kāds ēdiens, kas tev lika tā pa īstam notver to sajūtu, ka es gribu būt šajā profesijā, ka tas tad noteikti varētu būt man, jo tomēr restorāna servisa skola nebija tava pirmā tāda profesijas izvēle. Tas nāca jau pēc laika un nāca diezgan apzināti, un noteikti bija jābūt tai sajūtai un pārliecībai par to, ka nebūs tā, ka es tagad iestāšos un iespējams kaut kādā mirklī domāšu ārpēc, ko es šeit daru, bet ka tev ir tā pārliecība par to profesiju. Tu zini, man Māris Jansons ir sens draugs. Paziņa draugs. Un es pie viņa arī gāju uz kursiem. Un kaut kā es atceros, ka tajos kursos bija, es atceros meitenes arī pārējās, kas mācījās, viņām tas gāja tā sarežģīti. Un viņām tas likās, vienu ēdienu var uztaisīt, un tad viss ar šito man pietiek. Un es sapratu, ka man tas nāk viegli, ka man tas patīk, un es domāju, ka varbūt tas arī ir kaut kāds, tas varbūt kaut kad sen atpakaļ tāds klikšķis, kur es sapratu, kad gribās vest to tālāk. Tad varbūt nosaukšu, tas varētu būt Māris Jansons, kas iedvesmoja, un es arī kādreiz strādāju, tas bija bārs, restorāns, klubs kopā, un tad tur es arī redzēju to virtuves daļu, kur arī bija šis restorāns, un tad man, vilka uz to, vienmēr gribējās uzdot vairāk jautājumus un redzēt, un man patīk virtuves vide. Piemēram, es zinu, man māsa saka, ja viņai patīk
ārstu vide, viņai patīk tur slimnīcas un tā, un man liekas, Jā, kā man ir tieši cilvēks, kā var cilvēks vienkārši dzīvot starp kaut kādām špricēm, starp tām smakām visu un tā, bet cilvēkus, tas saista un interesē, un tā vispār ir, tāda milzīga uzņemšanās mācīties tur, piemēram, pārst. Un turpretīm droši vien, ka kāds ārsts man teiktu, kā tev starp netīriem traukiem patīk, un citus tas vienkārši tracina. Es zinu, ka cilvēkiem, vispār ļoti daudziem tas liekas sarežģīti šī gatavošana. Man liekas, kas tur tāds ir, bet citam tas ir zobu sāpes. Tā kā, kaut kā tas tā, man liekas, tas tā vienkārši organiski aizgāja. Un pat cik es kādreiz arī pasākums organizēju, un tad tajā visā vidē es jau esmu bijusi tikai no kaut kādas citas puses. Bet par tiem netīriem traukiem, paturpinot šo tēmu, to neglīto pusi, jo pie manis ir viesojušies arī diezgan daudz aktieru profesijas pārstāvji, un viņi ir teikuši, kā viņi ir savā prātā glorificējuši šo profesiju, un vēl sēžot skatītāju rindās, vienmēr ir šķits, ka būt aktierim, tas ir tā kā nedaudz pacelties virs parastā, virs ikdienišķā. Bet tad, kad tu nonāc tajā skolā un kad tu nonāc tajās aizkulisēs, tu saproti, ka tur tā maģija iespējams ļoti bieži pazūd. Nonākt skolā un nonākt reālās aizkulisēs, jo es zinu, ka tu strādāji arī kādu brīdi restorānā Barents. Tev kaut kādā mirklī nesabruka tā ilūzija par profesiju. Bija kaut kas tevi tā kā nepatīkami varbūt pārsteidz. Es saprotu, ka tu esi daudz jau redzējis tās aizkulises, darbojoties citās sfērās, bet pieredzot tās restorāna aizkulises, bet tad, kad tu realitātē pati nonāc tur. Es domāju, ka man nesabruka, vienkārši pastiprinājās, kā jau pa kuru lietu, tā nevis ilūzija, bet tā doma par to, ka ne viss ir tik vienkārši un skaisti, kā izskatās. Pirmkārt, tā bija arī tāda forša mācība, padzīvot, pastrādāt vīriešu kolektīvā, jo man parasti ir bijis tā, ka pirms tam es strādāju sieviešu kolektīvā, tad tur bija ritīgi iemests vīriešu kolektīvā, kas bija ārkārtīgi interesanti pastīties šīs attiecības, ne tikai ēst gatavošanu, bet kopējās attiecības kolektīvā. Un, es esmu diezgan daudz psiholoģiju mācījusies un lasījusi, un tāpēc man tas bija vēl viens tāds, cik interesanti, kā tas viss notiek. Tas ir smags darbs, tas ir fiziski smags darbs, visas šīs katlu cilāšanas, un ka tev ir jāpārlai tur buljons, kas ir, entie litri uz otru lielu katlu, un tas tiešām ir fiziski grūti. Un es saku, es biju pēc 3. bērna piedzimšanas, meitiņai bija gandrīz 2 gadi, un tā kā viņa vēl maziņa bija, un es atceros to, ka man brīžiem nāca tāds, ko es te vispār daru, man jābūt ir mājās, un īstenībā man jābūt pie tā bērni, un tā, bet man patīk tā vide, man patīk laikam sevi izaicināt, man patīk tie kaut kādi stresa momenti. Es esmu vispār cilvēks, kas funkcionē labi un strādā labi zem stresa situācijām. Diemžēl vai par laimi es izdaru lietas diezgan pēdējā brīdī, bet tad, kad ir tas pēdējais brīdis, tad man ieslēdzās kaut kāds adrenalīns, un es to izdaru daudz labāk. Nekā, ja es to, piemēram, darītu lēnām un tā, un pārdomājot visu. Un tāpēc, man liekas, tā ir tā īstā vieta, jo tur viss notiek nenormāli ātri. Tev nav laika domāt. Jā, tu kamēr tā esi, piemēram, tur sagatavos un tādas lietas, tikmēr tev ir tas laiks padomāt. Bet tad, kad ir tas servis, tev vienkārši nav laika domāt. Tev ir atvērti vairāk tie Windows lociņi. Tas tev tagad ir jādara tas un skrien uz visām pusēm, apdedzina rokas un ko tik vēl neizdara. Un es nezinu, man tas gandrījums, man tā liekas, man tā vispār liekas kā māksla, un tā jau ir pavāra māksla, un es to uzskatu, ka tie, kas ir tie īstie tādi pavāri, šefpavāri, viņi ir savā veidā mākslinieki, un es viņus ļoti, ļoti augstu vērtēju. Runājot par vīriešu kolektīvu, man šķiet, ka, es nezinu, kāda tur tā hierarhija, bet tev sanāca laikam strādāt tieši ar Ivanu Šmigarevu. Jā, vienu brīdi strādājām, kopā arī ar viņiem. Man liekas, ka viņš ir ārkārtīgi harizmātisks un tāds telpu piepildošs cilvēks un kolorīta personība. Bet runājot par to vīriešu īpatsvaru, kur tu arī pieminēji, kad tu nonāc kolektīvā, kur bija lielais pārsvars uz vīriešiem, ar ko tu līdz šim nebija tik daudz saskārsies. Kāpēc tomēr, ja mēs runājam par
restorāniem un vispār, ja mēs domājam arī par vienīgajiem 2, kur ir saņēmuši Michelin zvaigznes, tad tomēr tie ir tie vīrieši. Vīrieši gatavo labāk kā sievietes? Jā, es noteikti. Es pārsteigtu par tavu atbildi. Es domāju, ka tagad cīnīsies. Nē, es necīnīšos. Vispār absolūti nē. Es pilnīgi noteikti domāju, ka vīrieši gatavo labāk, tādēļ, ka viņi labāk tolerē ar stresu. Un otrs ir tas, redz, man bija pierādījums, man bija mājās 3 tie bērni, un es tomēr par tiem bērniem domāju, man ir tās vēl 180 atbildības. Es nesaku, ka vīriešiem nav šīs atbildības, bet, ja ir, man liekas, ģimenē vīrs un sieva, tad tomēr sievietei galvā ir tās 100 lietiņas vēl, kas tev ir jādomā par vienu, otru bērnu un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka vīriešiem ir vairāk vieta tajā virtuvē nekā sievietēm. Un es nezinu, kāpēc labāk. Nē, ir arī, protams, labas pavāras sievietes, par to nav šaubu, bet man kaut kā gribētos ticēt, ka tā ir tajā profesijā. Man ļoti patika, pie manis bija, es atļaušos nolasīt šefpavārs Renārs Purmals, un tas, kā viņš to skaidroja, viņš teica, mājās labāk gatavo sievietes, bet virtuvē vīrieši, jo sievietes gatavo ar sirsnību, turpretī vīrieši tam pieiet tehniski. Un mazliet tas, ko tu teici par to tehnisko un spēju tā kā abstrahēties un būt vienkārši un dzēst to ugunsgrēku, kas ir acu priekšā un neiesaistīties tik ļoti varbūt es viņam varētu piekrist, es viņam varētu piekrist, noteikti. Tas, man liekas, sievietē viņai tomēr jāiegulda iekšā tā emocija tajā ēdienā. Protams, ka vīrietis arī iegulda to savu kaut kādu veidu emociju, bet jā, tur noteikti sievietē ir kaut kas mazliet savādāks. Tāpēc, man liekas, sievietēm, piemēram, piestāv rakstīt pavāru grāmatas. Salīdzināsim, cik daudz pavārus vīriešus tu esi redzējis, kurš raksta pavāru grāmatu. Man liekas, ka vairāk ir sievietes, ja mēs tā uzreiz iedomājamies. Tāpēc, ka pēc tam viņa atnāk mājās, kur ir tā sieviete, kur ir nopirkus, viņa atver to pavāru grāmatu, viņa jau mājās gatavos. Bet ja vīrietis būtu uzrakstījis to pavāru grāmatu, sievietei, tad uzreiz priekšā ir vīrietis, kas to ir gatavojis. Man liekas, tā ir tā, kaut kāda sievišķa enerģija, kas ir jādod tālāk, katram savu vietu. Par šo tēmu mēs vēl parunāsim. Interesanti, ka tu tam pieskāries. Bet vai darbs restorānā tevī neradīja tādu mazu iedieglītu uz to, ka varbūt man vajag pašai savu restorānu? Vai, nezinu, brančotavu, vai kaut kādu bistro, vai, respektīvi, ēdināšanas. Šis ir mūžīgais jautājums, ko man ir tik daudz cilvēku uzdevuši. Un es visu laiku teicu, nekad. Nekad. Tāpēc, ka es zinu, ko tas nozīmē un tā tālāk. Bet tagad es pateikšu, nekad nesaku nekad. Un ar šo es beigšu šo sarunu. Un uz šī mēs liekam punktu. Jā, šai konkrētai tēmai, jā. Labi, mēs tagad esam patīkami intriģēti, varbūt kaut kad. Tu neesi pateikusi nē, kas jau ir labi. Atkal atsaucoties to, ka mums jau ir tagad 2 Michelin restorāni, un tu esi arī diezgan ilgu laiku dzīvojusi Amerikā, un tu esi arī apmeklējusi ļoti daudz restorānus, domāju, arī ceļojot, jo tu esi daudz ceļojusi. Tev ir bijusi kāda tāda patiesa vilšanās, kad tu dodies ar augstām ekspektācijām un aizēji uz konkrēto restorānu un saproti, ka nav. Ka nav ne garšīgi, ne atmosfēru. Jā, starp citu, man uzreiz viens restorāns nāca prātā. Mēs bijām ar draugiem Kopenhāgenā, un Kopenhāgena ir Eiropas pilsēta, kur ir visvairāk Michelin restorāni. Man liekas, ja nemaldos, 14 vai 17 Michelin restorāni, un gan tur 1, gan 2 zvaigznes, 3 arī ir, jā. Un tu aizbrauc ar tām ekspektācijām, ka tagad visur būs tur garšīgi, un mēs aizgājām uz 1 zvaigznes Michelin restorānu, un tu tā kā gaidi, un jau esi iekšā tajā, ka tik būs. Un tad nāk tas pirmais ēdiens. Jā, bet tev liekas, ka vajadzētu priecāties, jo tā kā es tajā Michelin restorānā nākamais. Man draudzene ļoti daudz par šampanieti saprot, viņai atnes siltu šampanieti. Viņa saka, tas nav ok Michelin restorānā un tā tālāk. Un tad gāju uz priekšu, mēs sapratām, tas nemaksā to naudu. Tā kā mums Rīgā ir tik daudz labākas vietas, un bija ritīgs aplausiens, un arī tā viesmīlība bija tā, jo, man liekas, mums Rīgā ir ārkārtīgi augstas klases restorāni, vietas, kur paēst, mēs to pat nenovērtējam, mums ir ļoti daudz labas vietas, kur ēst uz to mazo cilvēku skaitu, kas iet ēst vispār Latvijā, jo tas ir tiešām tāds viena cilvēku grupa, kas staigā pa tiem restorāniem, pa tām vietām.
Un tad tur bija tāds, es teikšu, diezgan liels aplausiens. Pirmo reizi dzīvē saliku dakšiņu un nazīti krustiņām. Jā, tas pēc etiķetes ir tas, ka nepatika. Un varbūt kāds cits aiziet un teikt, šitie iedomīgie cilvēki, bet, ja tu esi redzējis daudz, jā, es citreiz saku, man nevienmēr vajag Michelin restorānu. Zini, kur man nenormāli, piemēram, garšo paēst? Es tieši tev gribēju prasīt, kur tev ir nenormāli garšo paēst? Inčukalnā ir, piemēram, kafejnīca Pajumta, kur ir labākā karbonāde, es nezinu, Latvijā. Ja, man patīk... Viss pierakstot. Jā, viss pierakstot. Nav reklāma. Man patīk arī ēst tādas lietas. Es saku, man, piemēram, ir kaut kādi tie cravingi, kaut kādi našķi, pa ko citreiz smējās. Ja, man nevajag obligāti Michelin restorānu, lai es būtu laimīga ar ēdienu. Ja, man, piemēram, garšo vārītas cūkausus. Tā kā vienkārši ar... Tur es tev nevaru atbalstīt šajā. Es zinu. Man ļoti daudz saka nopietni. Es saku, jā, man garšo arī tādas lietas. Tā kā man nevajag obligāti tur visu super fancy. Bet jā, ja atgriežamies pie tā aplausiena, tad tas bija noteikti tur, bet ir arī bijis ļoti daudz vietas, kur tu esi patīkami pārsteigts, vienkārši ieeji un tu nemaz nezini tādu vietu, un tad tu viņu atklāji. Un bieži vien ir tā, ka, man liekas, parasti tās tādas maziņas, autentiskas, kur, nezinu, piemēram, kāda ģimene gatavo, jo viņš tik ļoti cenšas, un arī tur viņš ieliek to savu sirdi, savus kaut kādas, piemēram, nezinu, vecmāmiņas zināšanas, un tur tas ēdiens ir tiešām garšīgs, galvenais ir tie, lai tie ir kvalitatīvi produkti, tas ir, protams, tas pats galvenais, un lai tos kvalitatīvos produktus, tas, kurš gatavo, māks smuki salikt kopā. Bet redz, kā tu tādu skaistu lietu izcēli, kad, nezinu, varbūt tā vecmāmiņas recepte, un tur ir tā māju garša. Man ir ļoti izteikta zemnieku palete, kaut gan cūka ausis nēdu, bet man arī garšo, nezinu, ļoti parasti tur kartupeļu vai kartupeļu bet tas taču mēs esam latvieši. Vai nav tā? Man, piemēram, tā nepatīkamā pēcgarša bieži ir no tā nevis tāpēc, ka es spēju konkrēti novērtēt, ka šis restorāns ir sliktāks, bet man liekas, tie ēdieni pārāk sarežģīti. Un man liekas, ka dažkārt tu aizēji un tu saņem to ārkārtīgi skaisto šķīvi noformēto, bet pirmkārt tu nesaproti, ko tu īsti ēd. Un pat tad, ja tev pasaka, kas tas ir, tu līdz galam īsti nesaproti, kas tas ir. Un man liekas, ka tur bieži pazūd tā sajūta un tas prieks par to ēdienu. Es tev pilnīgi piekrītu, un ļoti daudz mums Latvijā ir tādi pavāri, kas... Es saku, mēģina samudrīt. Jā, tas tāds žargona vārds, bet tiešām samudrīt to ēdienu nevajag. Piemēram, man liekas, kaut vai ņemsim piemēram austeri. Jā? Man liekas, to austeri viņi pat pa sevi ir tik ārkārtīgi pilna ar garšas buķetēm, ka viņai neko tur vairāk nevajag par to mazo kaut kādu etiķīti un citroniņu, un pat vispār viņi var bez nekā ēst. Bet cilvēki citreiz tur liek virsū kaut ko tur un ņemās, un nevajag. Man tā liekas, ka ir tās tīrās garšas tiešām, kuras beigās to ar to pārējo tā kā noslāpē, un tad tu nesajūti tā īstā, kvalitatīvā produkta īsto garšu. Piemēram, nezinu, tur tāda jūras ķemmīte, viņa ir pati pa sevi tik garšīga, tik maiga, viņai tur daudz ko apkārt nevajag. Un tur jau ir tā māksla. Atrast to apkārt, ko tu liec klāt tam pamatēdienam, lai viņš izceltos, lai izceltos tā garša. Tu esi visēdājis? Vai ir kaut kas tāds, ko tev ir grūti pagatavot vai, nezinu, pagaršot? Es esmu visādājis, bet man ir vienkārši lietas, kas man ne īpaši garšo, mazāk garšo, bet es varu visu kaut ko pagaršot. Man liekas, ka tā ir pavāram ļoti laba un vērtīga īpašība, jo, ja tu, piemēram, nezinu, esi veģetārietis un tev ir jāgatavo tā gaļa, un tas varētu būt diezgan apgrūtinoši strādāt virtuvē. Apgrūtinoši, un tad, man liekas, arī īsti nevajadzīgi. Ja tu esi veģetārietis un uz steiku restorānu, tev nevajadzētu iet strādāt. Tā kā, jā, man liekas, arī katram savu vietu tiešām varbūt, nezinu, vegānam nav jāiet un jāgatavo zivis un gaļa. Tā kā, jā. Bet ēdas visu, bet man īstenībā diezgan daudz, kas man kaut kādas atsevišķas konkrētas lietas, kas man negaršo. Mums bieži liekas, ka mēs apgūstam profesiju un tādējādi mēs tā kā sevi pilnveidojam, mēs esam tie, kuri mācās, bet ļoti bieži apgūstot profesiju, mēs daudz ko iemācāmies paši par sevi, un šī profesija patiesībā mums atklāja pašiem par sevi ļoti daudz ko. Ko tev virtuve un vispār darbs restorānā un restorāna vide ir atklājuši pašai par sevi? Tev bija kādi tādi jaunatklājumi, kur tu domāji, es nezināju, ka es tā reaģētu, vai es nezināju, ka man ir šī īpašība? Tad man šeit atkal ir droši vien jāsaka par kaut kādu stresa noturību, jā, ka
attiecīgajos brīžos, lai gan es diezgan stresains cilvēks, ja, es laikam to stresu varu savaldīt un noturēt, un, ja vajag saņemties, tas saņemās. Nu, vienkārši tur nav variantu. Nu, saņemies un viss. Nu, es, man liekas, tā, kad strādāju restorānā, tad 2 reizes aizgāju abimbājos, un tad pats sev uzsit pa pēcpusi, un vai saņemies, tu tagad nevar raudāt, ja. Bet, nu, droši vien, jā, tas, ka tā kaut kāda tā stresa noturība pret kaut kādām tādām ekstremālām situācijām. Nu, cik viņas ir, varbūt no malas neizklausās ekstremāli, bet tā, kad tu esi tur, tad saproti, ka jā, diezgan... Nē, es nezinu, ja tev tur deg karbonāda un pilna zāle ir izbadēji cilvēkiem, kur ir izbadējušies, man šķiet, tā ir diezgan ekstremāla situācija. Es tev izstāstīšu, piemēram, kāds man bija viens gadījums. Es vēl tad strādāju praksē, vēl nebiju kā darbinieks, un bija mums tās foršas vīnzins, Kaspars Reitups, čau, Kaspar. Un mums bija tāda ledus mašīna, kas ir jau tur, kur neredz, kur ir iekšējā virtuve, jo tur bija tāda atvērtā virtuve, un tagad stāv vīns uz tās ledus kastes. Un es kaut kur ātrumā ņēmu to ledu, un es to vīnu pudeli nometu, un viņi sašķīst. Un es saprotu, vāks un pilnīgākais. Un es tam Kasparam, ejot garām, es viņam saku, tas bija dārgs vīns. Es saku, cik viņš maksāja? Viņš saka, kā viņš man toreiz teica, 15,000 vai kaut ko, un es tā, kas? Un man vienkārši viss iekšas apgriežas, es domāju, ārprāts, es to vīnu sašķēdīju, nu tagad forši, jā, praktikanti pašai pēc tam būs jāmaksā. Beigās tagad beidzās, jā. Beigās tagad beidzās tas servis, un viņš, protams, atnāk, viņš saka, tur kaut ko nosmējās, tur, nezinu, 30 eiro maksāja tā vīna pudeli, viss kārtībā. Un es visu to vakaru vienkārši pilnīgā stresā, tātad man bija pielikts vēl viens stress klāt, ja, par to, ko es domāju, cik tā vīna pudeli maksāja, bet... Un tad, jā, tur pavāriem un, man liekas, vīns viņiem ir atsevišķi savs humors, kā jau katrā tajā savā kolektīvā, un viņš tāds nežēlīgs. Un man liekas, ka man ļoti patīk, jo mana tēva puse ir vienmēr bijusi tāda ģimene ar tādiem skarbiem, snobiskiem jokiem, un man laikam ļoti patīk būt tādā vidē, kur arī saprot tos manus joks, un laikam tas arī ir tas kaut kāds vīrišķais, kas manī ir iekšā, man arī agrā jaunībā vienmēr ir vispār paticis, tā, tusēties, kur ir arī puikas, un tā, ka ne tikai ir meitenes, un es neuzskatu, ka es esmu tāda sievišķīgā sieviete, un tāpēc varbūt tas man tur arī saist. Par tavu vīrišķo pusi mēs arī vēl parunāsim, bet tu esi teikusi, ēdiens sevī ietver tik daudz, tā ir viena no lielākajām mākslām un baudām. Ēdiens ir tik skaists, ka to pārvērš mākslā. Es neeju uz mākslas galerijām skatīties gleznas, tas man neinteresē, bet sociālajos tīklos stundām var skatīties bildes ar skaistiem ēdieniem. Kā dzimst jaunas receptes? Tu esi tā, kurai patīk eksperimentēt virtuvē, un tu labprāt centies apvienot jaunas garšas, vai tomēr tev ļoti patīk censties pieradināt un iemācīties tās jau klasiskās receptes? Kas ir tavs? Nu, zini kā, man patīk laikam klasiskās, man patīk arī, piemēram, tā, ka nāk cilvēki uz manām meistarklasēm, tad es mēģinu iemācīt to, ko es jau zinu, kas ir pārbaudīts, bet pielikt kaut ko no sevis. Un tas darbojās, jo pēdējā, nezinu, 1,5–2 gadu laikā es sapratu, ka cilvēki patiesībā ļoti maz zina. Nu, tā kā man šī visa lieta ir tāda skaidra, man liekas, kā visi zina, tur, nezinu, kā uzcept steiku vai tur pagatavot zivi. Nezinu, jā, un to es tiešām sapratu, ka tā mana auditorija ir tie cilvēki, kas grib iemācīties, un tad es viņiem mācu to, ko es varu iemācīt. Tajā pašā laikā es arī māku pagatavot sarežģītu ēdienu, bet tad jau es tur vairs nemācu, bet tas ir tas ēdiens, ko es kādam gatavoju, ja, piemēram, kaut kādā privātā pasākumā, un tad to es nemācīšu cilvēkiem. Nu, es nemācīšu kaut kādas tur sarežģītās mērces vai kaut ko tādu, jo tas, ko cilvēkam vajag, viņš grib paēst vienkārši, bet garšīgi. Nu, tā es to redzu. Bet jā, tā ir māksla, un es varu skatīties, bet reizēm man jau apnīk tas, ka tev lec ārā tajā Instagramā visu laiku tikai viss parunā. Nu, algoritms zina, kas tev interesē, un turpina tev tā iepludināt. Es tad beigās, zinu, kā es daru, es vienkārši nolieku nost, ka tev ir jau smadzenēm bišķiņi tā kā, pāri visas tās domas, ka tu visu laiku par to tikai redzi un priekšā tikai ziba ēdiens, tad es vienkārši nolieku nost un, nezinu, ieslēdz kaut kādu vienalga vienkāršāko filmu, lai tev atslēdzās tas viss, jā. Nu, kā jau droši vien, vai palasi, vai lai tu izslēgtu ārā tās smadzenes.
Tev ir tā viena sastāvdaļa, kurai noteikti jābūt tavā virtuvē. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies, nezinu, Julia Child, tad viņa bija kā apsēsta, man liekas, ar to sviestu. Jā, sviests, protams. Sviests ir mīlestība, tā man tieši Ivans Šmigarevs mācīja. Sviests ir mūsu mīlestība. Visas franču virtuves pamatā ir sviests un saldais krējums, un no tā nevajag baidīties. Un citreiz mums liekas, ka mēs jau te latviešu to saldo krējumu, jā, visur liekam klāt. Nē, paskatieties, visa franču virtuve, kas ir vispār bāze visām, jā, Eiropas tur virtuvēm, tad tur visur apakšā ir tas sviests un saldais krējums. Tā kā, jā, tas noteikti būs sviests. Par mūziku, kad tu gatavo. Vau, cik interesanti. Jā, es vienkārši iedomājos, vai tu esi tas cilvēks, kuram patīk gatavot pilnīgā klusumā, vai tev ir kāda konkrēta playliste, ko tu atskaņo tad, kad tu gatavo? Kāda ir noskaņa tavā virtuvē, kad tu esi viena un kad visi noteikumi ir pēc tevis, kad mēs nerunājam, ka tu ieeji restorānu virtuvē un tur ir citi noteikumi, bet tad, kad tu esi galvenais diriģents? Tu zini, es neklausos mūziku, kamēr es gatavoju. Es vispār esmu diezgan liels melomāns, bet es klausos mūziku, tā kā es esmu viena pati mašīnā. Visvairāk viena pati mašīnā, vai ja es kaut kur eju, tad austiņās uzlieku. Bet parasti, tad, kad es gatavoju, man ir vai nu klusums, vai es kompjuterā uzlieku fonā kaut kādu, nezinu, tur šovu vai kaut ko tādu, lai man iet. Bet tad es esmu sapratusi, ka man lēnāk tās lietas iet, un tad es viņu aiztaisu ciet un saprotu, nē, tagad sakoncentrējies un ej uz priekšu ātrāk. Bet nē, es neklausos. Cik interesanti, es par to nebiju aizdomājusies. Tev patīk gatavot klusumā? Jā, man patīk gatavot klusumā. Tā ir man tāda meditācija. Es parasti bieži tā, ka ir kaut kāds pasākums nākamajā dienā un ir jātaisa sagatavs mājās. Un tad es gatavoju, sākot tur, nezinu, no 5-4 vakarā, un tas ievalkās līdz 3 naktī, un tad, kad visi bērni nolikt gulēt, un tad ir tas brīdis, kad ir pilnīgs klusums, un es esmu viena pati, ārā ir tumšs, un tad es sāku tā kā kaifot, un man liekas, vēl šitas, un liekas, tik daudz vēl, kas jāizdara, un tad, kad tu pieliec to pēdējo punktu, ir tāda sajūta, ka jā, viss šitas tagad ir izdarīts, un rītdien būs viss kārtībā, viss ir labi, viss ir sanācis, un, protams, nevienmēr viss sanāk perfekti, bet jā. Tur tā meditācija. Ja mēs runājam par klasiskajām receptēm, kurš ir tas ēdiens vai recepte, kuru tev ir bijis visgrūtāk pieredināt? Nezinu, kur tev nav sanācis un tu neesi sapratusi, kāpēc nav sanācis. Ir noteikti tas viens, nezinu, kāda konkrēta mērce vai gaļas gatavības pakāpe, kaut gan tā jau laikam tur ir uz minūtēm un temperatūrām, bet kas ir tas, kas tev sagādā varbūt vislielākos klupšanas akmeņus virtuvē? Es varu uzreiz pateikt, es neesmu desertu cilvēks. Es viņus negatavoju, jo man to vienkārši nepatīk darīt. Man laikam vispār visur, kur ir milti, es esmu pamanījis. Es arī taisīju paštaisītās pastas, visu kaut ko. Man kaut kā deserti vienkārši es viņus neēdu, līdz ar to es viņus arī negatavoju. Gatavoju tad, kad vajag, bet tad es labāk atstāju to konditoriem, un man liekas, ka tas arī ir loģiski. Tas ir divas pilnīgi dažādas lietas, divi dažādi lauciņi, un man liekas, tas ir jādara viņiem. Mums ir savas lietas, bet es pat nezinu tādu konkrētu vienu lietu, es tā nevaru pateikt. Vienkārši jāmēģina, visu laiku jāmēģina, jākļūdās, jāmēģina, kamēr sanāk. Jā. Tā kā viss tas ir process. Nav tā, ka es atnāku, man viss sanāk. Nē, ārpēc. Es atceros, mēs ar Santu Miķelsonu gatavojām vienas vakariņas, mēs bijām tur izdomājuši, mums katrai savs ēdiens, kas jāgatavo. Un es gribēju uztaisīt omāru biski. Un es zinu, kā viņai ir jāgaršo. Un es viņas ņēmu vairākās vietās. Man ir garša galvā, kā viņai jāgaršo. Es viņu pārtaisīju, es nezinu, cik reizes. Es viņu mēģināju uz vienu, uz otru pusi, un es nevaru dabūt to garšu, kā es viņu vēlos. Un mums jau ir nākamajā dienā tas pasākums, un es Santē 2 naktī rakstu, es saku, garām. Viņa saka, tagad tā lietas nost, jo es atgaršojusies, tik tālu, ka tu vairs droši vien nespēji uztvert. Tas tāpat, kā, man liekas, tu ieej smaržu veikalā, cik smaržas tu pasmaržos, tu jau pēc 4. vairs nesaproti, kas tur ir. Un tad es viņu noliku, un nākamā dienā mēs satiekamies. Viņa saka, vienkārši ideāli. Es saku, kā šodien viņas garšo savādāk. Tā kā tu vienkārši mēģini, bet, protams, ka tas viss ir process, un citreiz ir tā, ka ir dusmas uz sevi. Man liekas, kas es vispār esmu šajā virtuvē, ja es nemāku šo pagatavot. Protams, bet es domāju, ka tas ir jebkuram pavāram. Es tajā pašā restorānā esmu redzējis, ka arī tur nesenāk kādam. Nav tā, ka viņi tagad izdomā ēdienu no pirmās reizes, kā viņi uztais. Šitas tagad uzreiz ir. Nē, tas ir ārkārtīgi ilgs process visu laiku.
Tā kā, jā, saprast tās garšas, sabalansētību un tā. Es tev aizmirstu pajautāt. Mēs tagad aizmetīsimies atpakaļ par to krustā saliktu dakšiņu un nazīti. Tev kāds pajautāja? Viņi saprata. Nē, viņi nejautāja. Viņi saprata. Un, starp citu, kas bija interesantākais, mēs pēc tam paskatījāmies, ka viņiem tajā gadā atņēma zvaigzni. Un tad mēs uzreiz domājam, nē, tad mēs laikam tomēr neesam bijuši vienīgie, kas tā domāja. Nē, viņi uzreiz saprata. Tur nebija ko. Zinām, liekas, sejās latviešu viss bija uzrakstīts. Nebija nekas jājautā. Šai publikai nepatīk. Šam galdiņam vairāk nenest. Nes kāpēc cilvēkiem šķiet, ka esmu skarba, ka eju kā tanks un pāri līķiem. Patiesībā esmu maiga dvēsele. Es daudz par daudz uztraucos un pārdzīvoju. Kas ir līdz šim bijusi tava tāda vērtīgākā vai tā, kas tev ir vispilgtāk palikusi atmiņā, tāda profesionālā mācību stunda? Kurā gadā es to teicu? Man liekas, ka tajā pašā 2018. Mācību stundu. Pagaid, man jāpadomā ir. Mācību stundu. Tagad neliela reklāmas pauze. Jā, neliela reklāmas pauze. Nē, zini, man liekas, mācību stunda ir viss tajā procesā, ko tu dari. Tā visa ir viena liela mācību stunda. Es domāju, ka tas viss, jā, tiešām ir tāds izzināšanas process un vēl joprojām process. Ja es paskatos, kur es esmu bijusi pirms, 2-5 gadiem, tad tagad man liekas ārpēc, es taču tajā laikā vispār neko nesapratu. Jā? Un tagad gan es varu teikt, ka es zinu, ka es neko nezinu. Un es esmu tajā posmā, jo tu dziļāk iekšā, jo tu saproti, ka ir vēl tik nenormāli daudz ko uzzināt un izzināt un mācīties, ka jā, tas ir no tās sērijas. Tā kā, bet tāda mācību stunda vienas, es laikam nezinu. Reku Kaspars Reitums, kad tev var pačakarēt. 15,000. Jā. Tev vispār ir viegli tikt pāri kaut kādiem zaudējumiem vai sakāvēm vai tiem mirkļiem, ka tev konkrētā recepte nepadodas. Tu esi tāda, kur ātri pieceļas un atgūstās un saprot, ka nē, man tagad ir jārīkojas, man ir jāiet tālāk un no tā, ka es sevi žēlošu un mīļošu, nekas nemainīsies. Vai tu tomēr esi tā, kur ļauj sev? Tagad man ir 2 stundas un es sev pažēlošu, pamīļošu un tad es atgriezīšos. Kāds ir tavs tas? Tu zini, es neteikšu vārdu žēlot un mīļot. Es esmu nenormāli skarba pret sevi. Es ļoti sevi māku iedzīt zemē. Man kaut kas nesen teica, man liekas, tev ir tas viltvāržu sindroms. Ja? Kad, ko tad es jau neko. Ja? Bet es mēģinu īstenībā no tā drīzāk tikt ārā no šī kaut kāda sevis tādas dzīšanas zemē un nepašpārliecinātības. Tas drīzāk uz mani būs. Es vairāk varētu sev pažēlot. Citreiz man liekas, man ļoti reti uznāk tā sajūta, bāc, man ir žēl sevi. Man tieši kā reiz ir pretējais, ja? Kad liekas, ka varētu pažēlot drīzāk. Bet es laikam diezgan ātri. Es esmu no cilvēkiem, kas arī ātri piedod, ātri aizmirst. Man liekas, ka man vajadzētu bišķiņ ilgāk mācēt, dusmoties, varbūt kādreiz, bet nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet tā ir. Es vienkārši nespēju uzturēties kaut kādā vienā vietā, lietā, tā kā ilgstoši. Man liekas, kāda jēga ir tik daudz vēl viss kaut kas apkārt un ko darīt, kā tur stāvēt un domāt un dzīvot kaut kādās negatīvās emocijās, tas laikam nebūs par mani. Jā, man ir līdzīgi, man liekas arī par to dusmošanos. No vienas puses tev liekas, kāpēc tu nevari pastiept to mirkli ilgāku, jo tad tu parādīsi tiešām, ka tu dusmojies, bet man vienmēr ir žēl to dienu, to laiku, un man liekas, man liekas, es negribu tajā negatīvajā būt, uzturēties, es gribu iet tālāk, Mums jau tas laiks vispār skrien tik nenormāli ātri, un tu, man liekas, un tu atskatīsies un domās, es tur 2 gadus kādu dusmojos. Kam? Ja viņam gribās, lai viņš dusmojās, tas cilvēks, jā, tā kā man ir sava dzīve, es kaut kā laikam, es izvēlos būt laimīga. Es izvēlos būt priecīga. Jā, priecīga. Man riebisi cilvēki čīkst un žēlojas. Ja tev ir slikti, tad ej un dari kaut ko. Ja tev nepatīk sava dzīve, tad maini to. Man gan atkal liekas, ka es nojaušu, ko tu atbildēsi, bet par tām nožēlām. Tev ir kāda profesionālā nožēla? Es domāju, vajadzēja man jau 20 gados zināt un saprast un iet un ņemt un grābt. Tu nožēlo tādas lietas?
Zini kā, es nezinu, vai nožēloju, es droši vien uzdodu savu jautājumu, kāpēc es to nedarīju. Jo man, piemēram, bija tā, ka es dzīvoju Amerikā, viens ļoti liels tāds piedāvājums, kas arī bija saistībā ar ēst gatavošanu, un es zinu, ka es tam vēl nebiju gatava. Un tagad es atskatos uz to, un es domāju, ārpēc, ja tur būtu iegājis iekšā, tas būtu bijis kaut kas mega vienkārši. Tas būtu Amerika, ja, un tā tālāk. Bet man bija mazs bērns, un es ne psiholoģiski tam nebiju gatava, un es tā kā mazliet arī baidījos par savu valodas barjeru. Es labi runāju angliski, bet tur bija specifiskā angļu valoda un tā tālāk. Un tad es tagad domāju, bet es tā kā varēju iet iekšā un mācīties un tā. Bet, zini, atskatoties, man liekas, tā tad tas nebija mans laiks, un tā tad man tur nebija jābūt. Un tā varbūt ir nevis nožēla, bet... tādas vienkārši pārdomas, kā būtu, ja būtu. Bet atkal, cik es ilgi sēdēšu pārdomās, kā būtu, ja būtu. Zini, man arī nav vairs 18, ja, un es tagad esmu šo visu sākusi tā pavisam nesen, ja mēs skatāmies. Un, man arī liekas, man tulītās jāsit jau 40, un ko es tagad pēkšņi esmu sākus domāt, darīt un tā. Bet... tā tad tas nebija mans laiks. Tad es skatos, man tomēr ir 3 bērni, un tas paņem savu laiku, un tā tad nebija. Jā. 3 bērni, visu cieņu man vienmēr. Tas Paldies. man ir rais vispār apbrīna. Man jau 2 rais apbrīna, bet 3 pavisam. Paldies. Un man tieši liekas, ka tas ir... Mēs tomēr dzīvojam laikā, kad pirmkārt neviens nav atcēlis mūža izglītību, un man šķiet, tik daudz, cik cilvēki maina profesijas, tad, kad viņi it kā jau ir atraduši savu ceļu, man liekas, ka tas ir pilnīgi tāds, arī ņemot vērā, cik mums ir dzīve ilgs palielinājusies salīdzinājumā ar mūsu senčiem un senčiem pirms tam. Un turklāt tu dzīvo kopā ar partneri, kurš arī savu profesionālā ceļa dēļ viņam tomēr, lai cik viņš ļoti varētu gribēt, spēlēt mūžīgi basketbolu, tas arī nav iespējams. Tā kā ir arī profesijas, kur tev nākās tāpat agri vai vēl mainīt savu profesionālo ceļu. Tā kā tieši tas liekas forši. Jā, piemēram, mans perfektais piemērs ir mana māsa, kur strādāja 20 gadus par stilisti un bija viena no vadošajām un super labā amata. Jā, Ieva Ivanova, viņa bija UNA galvenā stilista, un viņai bija viss tur sakārtots un tā. Un viņai vienmēr vilka tā kā uz to ārstu profesiju. Viņa kaut kad bērnībā bija pat uz kaut kādiem ārstu pulciņiem gājis, un mēs vienmēr smejamies, ja kāds kaut ko tur sagriež no bērniem, tad viņi mierīgi tur ar brīvu skatu uz dzīvi var apsaitēt un tā tālāk. Un viņa, cik viņai bija kaut kādi 40 gadi, viņa izdomāja, ka viņa grib kaut ko saistīt. Protams, 40 gados pārsti iet mācīties ir mazliet pa šērpu, ja? Viņa aizgāja uz kosmetologiem, izmācījās par to, pagāja laiks, viņa sāka strādāt, un viņa pagājušajā gadā izdeva savu grāmatu Tavs ādas stāsts kopā ar dermatoloģu Annu Bērziņu. Lūk, tev ir piemērs, ja? Cilvēks 40 gados pilnībā nomaina profesiju, un viņa ir tā, ka vienkārši zivs ūdenī. Viņa iet un mācās, es skatos, viņa kaut kādas tur ķīmijas kursus mācās. Man likās ārprāts, lai es iedomātos, ka viņa pirms 20 gadiem kaut ko tādu darīt. Vispār viņa sāka ar kaut kādu tur jurisprudents, ko viņa mācījās. Tā kā iespējas ir lielas vienkārši, tieši tā jāsaka. Jādara tas, ko tev pašam gribās. Šī ir ļoti laba motivācija un ļoti labs atgādinājums visiem tiem, kur varbūt šobrīd jūtās ne īsti savā vietā, atcerēties, ka viss ir iespējams un tikai tāpēc, ka tev šobrīd ir tas darbs, kurš tev nepatīk, tas nenozīmē, ka tev tur ir jāuzturās un jābūt un tu vari iet un mainīt. Kas tev šodien ir virtuve? Tu pirms tam minēji šo vārdu terapija. Tāpat laikā tu arī minēji, kad tu to saist ar savu profesiju, tad tev īsti to uz mājām vairs negribās nest. Kas tev ir virtuve? No viss pa bišķiem. Droši vien, ka tā ir kaut kur, man liela dzīves daļa. Jo es vairāk par to runāju, jo es saprotu, ka tā ir liela mana dzīves daļa, un es tiešām gribu un kaut kā redzu, ka es vismaz nākamos 10 gadus nemainīšu profesiju. Mainīsies kaut kas apkārt šai profesijai, bet tas būs par šo lietu. Un man patīk būt ar cilvēkiem. Kaut gan man it kā patīk būt ar cilvēkiem, bet tajā pašā laikā es nogurstu no cilvēkiem. Bet man patīk, kādi cilvēki ir apkārt ēdienam. Man patīk tā sajūta, jo cilvēks ir, man liekas, īsts, kad viņam ir, es teikšu, dabiskā vajadzība priekšā. Tas varbūt tā metaforiski izklausās, ja, bet, piemēram, tās pašas arī tur meistara klases jūt, ka cilvēki, viņi atbrīvojās. Tas ir tas
piemēram, mēs esam latvieši tādi ļoti kūtri un kautrīgi, bet pie tā ēdiena tomēr cilvēks atbrīvojās un paliek par viņu pašu. Un man patīk uz to skatīties. Un vienalga, vai tas ir restorāns, vai tā ir meistarklase, vai vienalga kas, bet tas tāds mazais, man liekas, dzinulis, kā latvietim palikt tādam atvērtākam. Ēdiens mums visus vieno. Jā, vai ne? Ja tev būtu šodien iespēja pagatavot maltīti ar kādu pasaules līmeņa pavāru, šefpavāru, kurš tas būtu, ar kur tu gribētu tagad ieiet virtuvē un ko jūs varētu pagatavot? Tu zini, es laikam nebūšu ļoti oriģināls. Es teikšu Gordons Ramsijs. Ne tāpēc, ka kaut kādu konkrētu ēdienu es ar viņu gribētu pagatavot, bet viņa personības dēļ man ļoti patīk viņa vienkārši personība. Man vispār liekas, ka šefpavāram, pavāram ir jābūt personībai, viņai ir jābūt ļoti lielai. Nu, viņiem gan viņa reizēm ir lielāka nekā vajag. Es gribēju teikt, man būtu no viņa mazliet bail. Bet jā, es gribētu to pieredzēt. Nu, tas ir tas, kas man patīk. Man patīk tie skarbie kaut kādi joki un tādas lietas. Kas tur ko baidīties? Nu, ko viņš tev izdarīs? Viņš šķīvi ielidinās miskusē. Nu, lai viņš ielidina. Nu, kas tev no tā mainīsies? Nu, nekas. Forši. Es būšu tā, kur bez tam 2 stundas raudās tajā kaut kādā sakņu nodalījumā. Nu, nē. Man patīk tās personības un patīk tie cilvēki. Es droši vien gribētu vienkārši viņu parunāt. Es gribētu viņu paintervēt un zināt, kā viņš ir jūties sākumā un kā viņam ir gājis. Viņš jau tāds pats vien ir bijis, kā mēs visi. Tā kā, droši vien, kad ar viņu. Ir visādi, ko es varētu nosaukt, bet... Ko jūs varētu pagatavot? Tu zini, es gatavotu kaut ko pilnīgi vienkāršu. Nezinu, kaut kādu steiku. Jā, lai var vairāk parunāt. Es pat nevis gribētu tur paņemt tagad visu un mēģināt mācīties no viņa, bet tīri tā psiholoģiski parunāties un papētīt viņu, kāds viņš ir un ko viņš domā. Par citām lietām parunāties. Es droši vien, ka drīzāk tā darītu. Tu jau nu pat minēji savu māsu, Ievu, un viņa kopā ar manu mīļo Annu Bērziņu izdeva pagājušā gada izskaņā grāmatu Tavs ādas stāsts. Maza iepludināta reklāmas pauze, nesponsorēta. Mums neviens par to nesponsorē. Mums neviens par to nemaksā. Bet kāpēc es to gribēju pieminēt? Jo man šķiet, katram kārtīgam mūsdienu latvītim ir uznākusi ambīcija uzrakstīt grāmatu mūsdienās. Tas ir kļuvis par tādu ļoti izplatītu sapni. Un, ja mēs runājam par kulinārijas nozaru, un tu arī augstāk jau to minēji, tad tieši dāmas ir tās, kuras vairāk raksta šīs grāmatas. Komentārs? Kā domā, ko es tev gribu pajautāt? Vai es kādreiz grāmatu uzrakstīšu? Jā. Varbūt, viss kaut kas varbūt. Zini kā, man vispār liekas nenormāli forši. Es tiešām no sirds priecājos par katru no cilvēkiem, kas to grāmatu uzrakst. Un es pēc šīs grāmatas atklāšanas izlasīju vienu komentāru, kur viena meitene, kas ir saistīta ar tieši to profesiju, kas ir skaistumkopšana, bija uzrakstījis ļoti skarbi, ka tagad jau visi var uzrakstīt grāmatu un paņēma mākslīgo intelektu un pusi no tā ir tur atrodams internetā, man liekas, bet tad ej un raksti, kas tev liedz. Un man, piemēram, liekas, bet kādam tā grāmata noderēs? Vienalga kāda kulinārijas, skaistumkopšanas vai, pilnīgi vienalga. Man tas liekas, tā kā tik absurdi kādu nopelt par to, ko viņš dara. Tā kā, tu saproti, dzirdi, ko es saku, to, ko viņš dara. Ja viņš nedara, tad tu varētu viņam, kāpēc, piemēram, viņš ir nenormāli, tur kruts pavārs, viņš vēl nav sarakstījis grāmatu. To tu vari nopelt. Bet arī tāpēc, varbūt viņam ir kaut kāda sava iemesla, ja? Man vienkārši liekas, ka jebkurš to var darīt, ka viņai, es nezinu, tur viena izglītība vai 2 izglītības vai nav izglītības, bet kādam tas noder. Tā kā es atceros, kad sen apakaļ vēl pirms Amerikas es lasīju tādu, es nezinu, kas tie saucās, blogi vai kaut kāds, ko sāka ar blogiem, jā, un tur bija kaut kāds tāds vīrietis, un viņš rakstīja ar tādiem ritīgi, tādiem smieklīgiem vārdu, grāpis, tur paņem to, tāds tā kā veclaicīgi. Un es atceros tos vārdus, un man likās, ritīgi vienkārši
onkulis laukos ir atvērs, nezinu, kur viņš ir dabūjis kompjuteru un raksta to savu blogu, bet forši. Un saprotu, viņš lika kaut kādas tur pavisam vienkāršās frikadeļu zupu un tā, bet ir cilvēks, kas nemāk uzvārīt to frikadeļu zupu un forši, un kāds no viņiem iemācās. Un tāpēc man liekas absurdi kādu pelt par to, ka, tagad kāds kaut ko uzraksta. Nezinu, arī skatījos Gačo, piemēram, par savu dzīvi uzrakstījis. Bet viņam ir ko stāstīt, bet kolosāli, bet lai cilvēks to dara, tā kā katrs, bet lai raksta katrs, dej un raksti, kāpēc nē? Es nesaprotu šo, es nesaprotu to cepšanos par to, kāpēc cilvēki nevar rakstīt tās grāmatas. Es domāju, ka tas ir sava daļa skaudības noteikti ir tajā komentārā un arī tas, ka pat ja šī visa informācija, ja mēs runājam par medicīnu, nenoliedzam, visa informācija ir pieejama gan internetā, gan droši vien dažādās enciklopēdijās, bet ir jau arī liels darbs to uzrakstīt pirmkārt no sevis, otrkārt apkopot visu šo informāciju. Treškārt, liela daļa informācijas, visinteresantākās informācijas ir pieejama angļu valodā, jo tu vēlies par to lasīt latviski, tev vēl arī, kā mēs runājam, arī par tavu Amerikas laiku, tu nesaņēmies daļēji arī valodas barjeras dēļ, tāpēc, ka tiklīdz mēs runājam par konkrētu specialitāti, tur ir arī šī specifiskā valoda. Tā bija man tā, jā, un, ja mēs runājam par medicīnu, tur ir tik specifiska valoda, protams, ka es dažreiz latviski nesaprotu, kas ar to ir domāts. Tā kā, protams, ir ļoti viegli būt dīvāni kritiķim un teikt, kāda ir tā māksla, bet es domāju, gan Anna, gan Ieva var apstiprināt, ka tas ceļš uz to grāmatu nemaz nav tik viegli. Es redzēju, kāda man māsa bija šos, cik viņām 2 gadi, kaut kāda apmēram vai pusotras. Es vienkārši, pirmkārt, es biju cilvēks psihologs, ja, viņi man pēc tam pateica paldies par sesijām, ja, jo ar vīru viņi nerunāja, ja, bērni vēl neko nesaprot, ka nevis neko nesaprot, bet jā, tad viņi man raksta tur tas un tas, un cilvēks bija vienkārši, es nezinu, izģīns beigās ar visu to grāmatu rakstīšanu, jo tur tik dažādi tie slāņi, kas tev ir ne tikai tu uzraksti, viņi pēc tam jāizdod, un tipogrāfijas un viss, un forši, man patīk. Cilvēki ir malči, kas to dara. Jā. Mēs gaidām arī, ka tu saņemsies un to izdarīsi. Bet runājot par kaut kādiem tālāk ejošiem mērķiem, es saprotu, ka viens mums te kaut kur ir atvērts loks un kaut kas jau tur sāk augšu pielādēt. 3 loki! Jā! Tad varbūt ir kaut kas tāds, ar ko tu vari padalīties, varbūt kaut kādas meistarklases aktīvās, kas ir tas, kur mēs šobrīd tevi vairāk vai mazāk varam profesionālajā ziņā sataustīt? Jā, zin kā, es pirmkārt gribu atvainoties visiem tiem cilvēkiem, kas man saka Instagramā. Es esmu ļoti, ļoti slinka Instagramā. Es zinu, ka man vairāk vajag likt tās receptes iekšā, un es beigās esmu to profilu pārvērtus vienkārši par reklāmas lauku, kas ir briesmīgi. Lai reklamētu sevi, ja? Un es zinu, ka man vairāk to vajag darīt, bet jā, būs meistarklases, būs mums tūlīt ar Santu Miķelsonu kopīgs pasākums 14. februārī, jau 2. gadu pēc kārtas mēs tādas romantiskās vakariņas gatavojam, bet kā mēs smējāmies, mēs esam antiromantisks, abas divas, tāpēc mums nekur nav jābūt. Un tad mēs gribam gatavot svētkus citiem, jā, Berga viesnīcā, tur restorānā, un jā, būs skaisti un garšīgi, jā, man ļoti patīk sadarbība ar Santu. Viņa arī ir cilvēks, kas ir... Viņa ir cilvēks tanks, kas iet, man liekas, un vienkārši uz savu mērķu. Viņai nāk tās idejas un tā, un es domāju, ka viņa ļoti daudz sasniegs savā jomā kā sieviete. Viņa ir tāda ar krāmpu. Man patīk tādas meitenes sievietes. Lūk, un tad būs veselīgā nometne ar Zandu Zariņu Rešetinu, kur mums jau ir 3. kopīgā nometne. Es tieši vai teikt, jums, man liekas, viņas ir katru gadu. Jā, mums ir jau 3. un tur Zanda vadīs treniņus, un es gatavošu skaistā vietā Tūjā, tā kā ir visi aicināti, un palasiet, jā, būs manā Instagramā visa informācija. Un tad viens tāds lielāks pasākums man būs kopā ar šefpavāru Dzintaru Kristovski, kurš arī kādreiz bija Bahreinas šefpavārs. Mums būs tāds pop-up restorāns. Un, jā, par to informāciju vēl sekos, un būs 3 dienas, būs tāds pop-up restorāns, kur mēs apvienosimies, un arī būs ļoti interesanti. Tā kā, jā. Un būs vēl meistarklases, bet tās vēl arī neesmu izsludinājis. Bet ar Annu Rozīti šķiet jums arī ir... Jā, un ar Annu Rozīti mums ir... Man tev jāsaka priekšā. Zini kā, nevar visu atcerēties. Jā, ar Annu Rozīti mums ir veselīgais brokstu brančs. Viens mums jau bija, un būs arī vēl viens. Īstenībā mums bija tik forši, jā,
tāds pavadīts laiks un tik vērtīgs meitenes, kas arī atnāca. Mums ir atsevišķi recepts, kurus mēs Instagramā pārdodam, tā kā veselīgās brokastu recepts, kur Āna ir aprēķinājusi visas kalorijas, ko es nedaru. Un es savukārt esmu papildinājis tās receptes, lai viņas ir garšīgas, lai tur nav tikai sviests, kā man patiktos, bet bija tiešām forši tas brančs, un mēs runājām par to, kā gatavot un ēst veselīgi. Tā man bija tāda maza mācību stunda, neliels izaicinājums, jo es esmu tomēr tas, kas to sviestiņu ieliek, un to sāli. Forši ir arī izzināt to gatavošanu no tāda aspekta, no tādas puses, un Anna ir zinoša savā jomā, tā kā arī forši ir tā. Man patīk viss kaut kur no visa pa bišķiņām. Jā, bet redzi, tas veselīgais iezīmējās, kur ar Zandu, ar Annu, tomēr tev nāks no tā sviestiņu un sālīšu atteikties. Zini, kā ir 50/50. Man jau Santa smējās, tad, kad Santa savukārt ir mans sviesta draugs, un Santa, tā, kad es ieliku ar Annu Rozīti reklāmu, viņa tā, nopietni. Viņa saka, tu tagad ies uz to pusi. Es, smejoties, protams, es saku, nē, neuztraucies. Gan tā. Tu zini, es pat ēdu diezgan veselīgi, mēģinu ēst. Zini, kā tas mūsu metabolisms gadu iet uz priekšu, tu īsti nevari tā, visu. Kā 20. Visu, ko grib, vispār nevar, un tāpēc ir jādomā līdzi. Man patīk tā. Es vispār dzīvoju 80/20. 80% tu tagad domā, ko tu dari, un tad 20% tu nedomā, ko tu dari. Un tas pats pa ēšanu. Es pirmdienas līdz piekdienai tiešām ēdu ļoti sabalansēt, un tad sestdien, svētdien vispār nedomājot. Tu tā kā Brets Pits, viņam tieši prasīja par skaistumu kaut kādu padomu, un viņš teica, ka no pirmdienas līdz piekdienai tu svīsti, tu sporto, tu ieturies, un viņš saka, un tad nedēļas nogalē, tu noraujies, un vienkārši ēd picas un čipsus, un es esmu par to pašu. Jā, es esmu par to pašu, es arī ļoti daudz sportoju, un tā kā man citreiz saka, labi, es nezinu, kādā es tur esmu tajā formā, bet cik saka, ka tu pavāram jau jābūt tur tā. Bet, es tomēr vēl esmu sieviete, Jāpiedomā arī pie tām formām. Tu par sevi esi teikusi, es vienmēr būšu cīnītāja. Ja vēl mazliet pēdējais tā nobeidzot par to profesionālo, vai ir vēl kāda, ja mēs nerunājam tikai par kulināriju un virtuvi, vai ir vēl kaut kas, kur tu gribētu sevi izaicināt? Vai tomēr tu tā kā koncentrējies un gribi pilnveidoties tieši tajā kulinārijas atzarā un medicīnā nemetīšos? Nē, medicīnā točni es nemetīšos. Zini, es domāju, ka tas drīzāk varētu būt kaut kas saistīts ar to profesionālo nozari. Man ir bijusi doma, kas varētu aizbraukt, piemēram, uz kaut kādām pāris nedēļām, kaut kur pamācīties vēl un gribētos kaut ko, papildināt savas zināšanas. Protams, ka mēs mācāmies visu laiku virtuvē un arī tas pats internets un tā tālāk, bet ir kaut kādas lietas, ko tomēr foršāk būtu iemācīties profesionālā virtuvē. Es gribētu, man bija viens tāds mazais sapnīts, bet pagaidām vēl nav piepildījies. Es gribētu aizbraukt gan Londonā, gan tagad sameloju Francijā vai Londonā, vai gan, neatceros, vienalga. Pamācīties, piemēram, tikai mērces gatavot, jo mērces ir, man liekas, viens no sarežģītākajām sadaļām ēst gatavošanā, un tad, piemēram, aizbraukt un izmācīties tikai pa mērcēm, un tad kaut kā tā palasīt no visa pa bišķiņam, bet tāda cita lieta, nē, es varbūt gribētu kādu valodu iemācīties, bet tas jau nav pa profesionālo, tas pašai priekš sevis ir, un tu, man liekas, sapraši, kam man to valodu? Kur es ar viņu braukšu? Tagad nebūs iespēja praktizēt. Nav, jā, un zin kā, man liekas, būtu baigi forši kaut itāļu vai tur franču, jo, cik 2 reizes gadā es viņu lietošu. Tur, laiks, labi, viss, ko tu mācies, jau ir labi, bet... Tu varēsi savus meistarklases vadīt franču mēlē. Gatavojot kādu franču maltīti, klasisko recepti un sākt runāt. Jā, apmēram. Tagad no profesionālais gribēju pārslēgties uz privāto. Tagad sākās grūtie jautājumi. Mums beidzās intervija. Tikai sākam, mēs tā iesildījāmies. Man jau likās, ka tu esi tā jaukā intervētātāja, kas neko neprasīs. Prasīšu jauki. Ja tu kaut ko negribi teikt, nesaki. Neko nevilkšu no tevis ārā. Ar varu. Tu esi teikusi, laulība ir vārds, jāvārds, kam ir spēks, un tāpēc tas ir nozīmīgs. Ja tev būtu, jau pēc, es saprotu, ka vasarā jūs svinēsiet 13.
14, jā. 14. Nē, 13. Nē, bērns 14, tātad 13, jā. Nu, redz, Pagaid! 13. Tagad tavs vīrs skatīsies tā. Un es nedrīkst nezināt, un tu drīkst nezināt. Oi, man vispār ar atmiņu un skaitļiem ir ļoti slikti. Nu, pēc maniem aprēķiniem 13 Jā, gadus bērnam laulībā. 14, bērnam. Jā, laulība 13, bērnam 14. Ja tev būtu jāraksta, nu jau ar savām visām zināšanām, pieredzi, ar sāpīgajiem, ar skaistiem mirkļiem, kāda skanētu tava laulības definīcija? Mums ir. Jums Jā, mums ir viens teikums, whatever works. Viss, ar to ir viss pateikts. Nu, tā kā nav nekādas definīcijas, nav nekādas receptes, formulas. Mēs vienmēr to smējamies. Ja tas strādā, ja tu esi līdz tiem 13 gadiem nodzīvojis, tad kaut kas strādā. Nu, tā grūti, kur katram taču ir savas dzīves pieredzes, vecāki, vecvecāki un apkārtējie cilvēki un darbs un tā tālāk. Tāpēc tas taču tā nestrādā. Man patīk šī laulības definīcija, jo man ir kaut kas līdzīgs saistībā ar bērnu audzināšanu. Man šķiet, ka vecāka galvenais uzdevums šajā ceļā, kas saucās bērnu audzināšana, ir izdzīvot. Un tas, kādiem veidiem tu izdzīvo, protams, mēs runājam par adekvātām mājas robežām, tas jau ir katra vecāka atbildība, un tik ilgi, kamēr tev tas strādā, un tu esi dienas beigās vēl elpojošs, viss ir kārtībā. Nu, par bērniem es atkal vienmēr saku, ka viņi ir jāaudzina, tiešām tā kā ar izdzīvošanu, jā, bet ar beznosacījumu mīlestību. Tam visam ir jāiet pāri, ka ir tā beznosacījuma mīlestība, un galvenais, lai tie bērni to jūt. Un man liekas, ka tas ir tas galvenais nosacījums, lai viņi jūtas mīlēti un lai viņi atcerās arī, ka viņi izaugs lieli. Mamma mani mīlēja un tētis mani mīlēja. Lai viņiem nav tādas kaut kādas, nezinu, varbūt viņš man... Jā, lai viņam nav nekāda jautājuma. Man, piemēram, nav jautājumu. Zinu, ka mans tētis mani mīlēja, man mamma mani mīl un man, paldies Dievam, nav vispār par šo jautājumu. Kāpēc Andris? Kāpēc ne? Es saprotu, ka jā, bet bija tā viena kaut kāda īpašība vai kaut kas, kas tev lika saprast, ka no šim vīrietim es teikšu jā. Es jau esmu to teikusi, jā, viņš ir cilvēcīgs, ļoti, ļoti cilvēcīgs. Arī tajā agrajā jaunībā, kurā mēs satikāmies un apkārt bija diezgan liels rokenrols, tur es ieraudzīju to cilvēcību, un man cilvēcība cilvēkos liekas visvitālākā īpašība, kurai ir jābūt noteikti, jo man nepatīk tādi cilvēki, kas skatās uz sevi augstāk par citiem. Tas otrs cilvēks, manuprāt, tev ir jāliek tā kā pirmajā vietā. Kaut gan, it kā jau tev sev pašai arī jāliek ir pirmajā vietā, bet man liekas, tev ir jādomā par līdzcilvēkiem. Un tas ir droši vien tas, ko es viņā ieraudzīju. Kad es gatavojos šai sarunai, man vienā mirklī tā iezagās, ka tu esi tāda ideālā sieva. Bet nē, zini kādu iemeslu dēļ, viens ir, protams, tāpēc, ka tu labi gatavo, bet tas, ko tu esi teikusi, sievietes parasti analizē, preparē, es tā nedaru, man ir tā, vai nu ir, vai nu nav. Ja kaut kas nav, ejam katrs savu ceļu. Un man liekas, ka tā ir tā īpašība, ko vispār katrs vīrietis varētu gribēt savā sievietē, jo tā lielākā problēma sākas ar to, ka tās sievietes sāk preparēt. Un vīrieši patiesībā ir diezgan tādi straightforward. To, ko viņi domā, to viņi arī dara, un tur praktiski nekad nav nekāda zemteksta. Bet sieviete vienmēr cenšas ieraudzīt to zemtekstu, kur tur nav. Un tādā ziņā jums varētu būt diezgan viegli, un Andrim varētu būt diezgan viegli. Jā, viņam ir viegli. Viņam ir super. Viņam ir ideālā sieva. Es esmu tālu no ideālās sievas, bet... Jā, es laikam nepreparēju, un ko es esmu pamanījis, tad, kad es sāku preparēt, man kāda draudzene ir pamudinājusi uz preparēšanu. Man nesen bija tāds gadījums, ka man viena draudzene tur kaut ko, bet es nerunāju par attiecībām, par citu tēmu. Viņa saka, klausies, tur tas un šitā un tā, un paskaties. Un es tā kā man iezaugās tās domas, un es pie sevis domāju, bet es šito sajūtu nepazīstu. Šitas nav par mani, viņa to izdomāja, nevis es. Tā kā es atpazinu sevī nepazīstamu sajūtu, ko viņa manī bija ielaidusi iekšā. Tu saproti to domu, ka tā kā šitas nav par mani. Jā, viņa tā kā iesēja, un es domāju, nē, tā kā, ko tu tagad dari? Un es tur tā pamudrījos, tur bišķiņ savā tajā galviņā, un tu saprati, nē, tas nav par mani.
Bet, varbūt reizēm vajadzētu vairāk papreparēt. Nē, man liekas, ka nevajag. Man liekas, ka tur tieši sākās visi tie sarežģījumi, jo mēs gribam ieraudzīt to, kā tur nav, un izanalizēt un pāranalizēt, un dažkārt ir jāredz vienkārši lietas, kādas tās ir. Kas ir tas, ko tev Andris varbūt apzināti, varbūt viņam pašam nezinot, ir iemācījis vai varbūt kaut kā pamainījis tavu uztveri par kaut ko? Nu, droši vien tas ir neuztraukties par lietām, par kurām nav jāuztraucās. Varbūt pa daudz, bet man liekas, tā ir mazliet vieglāk dzīvot. Jo es īstenībā ļoti emocionāls cilvēks esmu un biju. Ja kādreiz es ļoti daudz raudāju, tad tagad es neraudu gandrīz vispār. Nu, tas gan nav labi, reizēm vajag izraudāties, bet droši vien, ja atbildot uz tavu jautājumu, ka tā kā neuztraukties varbūt kaut kādiem sīkumiem, tad jā. Tas ir vērtīgi, ko iemācīties, jo, man liekas, arī gadiem ejot uz priekšu, mēs aizvien vairāk atrodam iemeslus, par kuriem uztraukties, it īpaši, kad mums ir bērni. Tad mēs atradīsim 101 iemeslu. Runājot par bērnību, vairāk par tavu bērnību, kas ir tas, ko tev vecāki ir devuši, ko tu tā kā ļoti apzināti gribētu nodot saviem bērniem? Viens ir tas, ka tu teici, ka lai viņi jūt šo beznosacījumu mīlestību, lai viņiem nav jautājumu, vai mamma un tētis man mīlēja. Bet kas ir vēl no varbūt tādiem ikdienišķākām vai praktiskākām lietām, ko tu no mammas un tētis domājas, jā, šis ir tas, ko es savā bērnu audzināšanā gribētu iekļaut? Tieši audzināšanā? Vai vispār? Vispār praktiskākos. No audzināšanā, zin kā, lai cik interesanti, jocīgi tas nebūtu, bet es redzu, ka manā ģimenē atkārtojas diezgan līdzīgs modelis, kāds ir bijis manā un tā kā, kur man vecāki ir bijuši. Ja? Nu, bieži jau tā ir, ka mēs paņemam līdzi to modeli, ka viens vecāks ir tas nedaudz stingrākais, un tad otrs ir tas pielaidīgākais. Un tad es domāju, ka īstenībā tā arī tam ir jābūt, un ka nevar abi būt pielaidīgi un, vai abi pilnīgi stingri un tad strostēt un tā tālāk, ka tam ir jābūt balansā. Un tad droši vien es arī gribētu, lai mani bērni kaut kur tā kā paņem to līdzi. Kurš no jums ir labais un kurš ir sliktais policists? Kā ar kuru bērnu? Tiešām? Varētu droši vien tā teikt. Mums ir tā lielā laime, ka mums ir gan puika, gan divas meitenes, un tad tu pats saproti, ka vīrietis ar tām meitām izkūst. Nevar būt stingrs. jā, un tā tālāk, tad droši vien, ka jā. Bet ar dēlu vispār mums ir tā stingrāka tā audzināšana. Tā kā, pirmais un tā. Es nezinu, tas ir laikam atkarīgs no situācijas. Nav tā viennozīmīgi, ka tagad viens ir labais, viens sliktais. Varam būt abi, sadoties rokās un būt sliktie, un varam būt arī labie. Un, jā, tas ir attiecīgi kaut kā no konkrētās situācijas. Jā, interesanti runājot par to pirmo bērnu. Man šķiet, ka tas pirmais bērns ir tāds vislielākais tests jauniem vecākiem, un arī viņš ir tas, kuru audzinot mēs cenšamies tagad ielikt visu un izdarīt visu, un mēs esam tādi vissaspringtākie kā vecāki ar pirmo bērnu, un visvairāk koncentrējamies gan uz viņa attīstību, gan uz kaut kādiem, vairāk vai mazāk uz viņa attīstību, to, cik daudz es viņā tagad ielikšu un kāds būs tas rezultāts, un droši vien, ka es pieņemu, ka ar trešo bērnu, es nezinu, kā tas ir, bet es pieņemu, ka vecāki kļūst jau daudz tādi pielaidīgāki un vieglāki savā audzināšanā. Jā, un zin kā par to pirmo bērnu runājot, ir tā, ka tā kā tu esi iedomājies, kā būs, un tad ir ļoti daudz, tā kā es gribētu teikt, aplauziem, ka pēkšņi viss notiek savādāk, jo to turpretī nāk personība. Jā? Tā kā es arī biju uzbūris droši vien kaut kādu savu ainiņu, kā tas varētu izskatīties, jā, bet kā mēs zinām, tad, kad tas bērns nāk, tas ir vienkārši nenormāls šoks. Vienkārši viss, kas notiek, pilnīgi no sākuma līdz beigām, nezinu, sākot ar pamperu mainīšanām, ar tām negulētajām naktīm, un ka tev liekas, ka tev psihozes nāk virsū un tā tālāk. Tad ar to otro, trešo bērnu vienkārši tu esi tam jau gatavāks. Tā kā tu zini, kas tevi sagaida, un jā, tas pirmais bērns ir ārkārtīgi liels pārbaudījums. Un jā, ar katru nākamo ir tā kā pišķiņu vieglāk. Negulētās nakts, protams, ir tik pat, cik viņas ir, jā.
Bet, jā, mums arī tas trešais bērns, meitiņa arī ir tāda, kas ir, viņai viss labi. Kur noliek, tur ir labi, priecīga un mierīga tāda savā pasaulītē, kaut kur dzīvo pilnīgi pretstats pirmajiem diviem. Visam tam, kas ir bijis līdz tam. Vispār ir tāda teorija, ja tev ar pirmo bērnu gāja ļoti grūti, tad tev otrais ir gandrīz kā tāds apbalvojums, ko ir vieglāk, vai arī, ja tev ar pirmo bija ļoti viegli, tad tu nezini, kas tev vēl sagaida, kas tev var sagaidīt. Jā, es šo esmu dzirdējis, ka citiem atkal ir tā, ka tas pirmais ir nenormāli viegli, un tad tur nāk pēkšņi kaut kas pilnīgi pretējs. Bet, tu zini kā, tas tā būtu negodīgi pret to bērnu teikt, ka man ir grūti. Man nav grūti, vienkārši zini kā, es nezināju, ko darīt, es nezināju, ko gaidīt, un man liekas, ka, nevis man liekas, tas ir lielākais dzīves pārbaudījums, jebkuram vecākam, jebkurai personībai. Es nezinu, ko var nosaukt vēl par lielāku pārbaudījumu kā bērns. Atgriežoties pie bērniem un bērnu audzināšanu, man liekas, ka mēs visi, kā tu nu pat minēji, mēs savā galvā uzburam tās ainas par to, kā nu tas būs, un arī vēl pirms tu sagaidi savu bērniņu. Es atceros arī viens no pirmajiem jautājumiem, ko man vecmāte uzdeva, ir kāds ir mans dzemdību plāns, bet tas viss process, ne tikai, ja mēs runājam par dzemdībām, bet arī par bērnu audzināšanu, ir tik neparedzams, un mēs saskaramies ar tik daudz iespējams kaut kādiem apkārtējiem nosodījumiem un pamācībām, kā mums ir jādara. Mums ir jābaro ar krūti, mums jābaro tā kā, nezinu, līdz tik mēnešiem. Mums ir jāmāca viņam, nezinu, tur kaut kāda tā mazā motorika, un tad tā kā centies to visu. Un kaut kādā mirklī tev liekas, ka tu vienkārši esi slikta mamma. Kas tev palīdz izslēgt šo sajūtu, ka tu saproti, ka ir tik daudz ārpus tavas kontrolas, un tev ir 3 bērnu pieredze, kur skaidrs, ka tu saproti, cik maz mēs vispār spējam kontrolēt un cik maz mēs spējam ieplānot un izplānot. Un tu zini, cik dienā reizes es sev uzdodu šo jautājumu, vai es esmu slikta mamma? Bieži uzdodu šo jautājumu, un tad es parunājos ar savām draudzenēm, kurām ir bērni. Viņas arī sevi šausta un uzdod šo jautājumu. Un, tas ir tāpat kā pavāra mākslā. Tev ir viss izzināšanas process, un mēs viņu veidojam katru dienu, no dienas uz dienu. Nav atkal vienas atbildes. Zin kā, man vispār liekas, ka baigi forši, ka tas bērns pirmais ienāca pasaulē pirms tiem, jau tūlītās 14 gadiem. Jo arī tad internets bija mazāk. Jo, man liekas, jo tālāk mēs ejam, jo trakāk, jo vairāk viedokļu, jo vairāk tev uzspiež tos viedokļus. Un man liekas, es pati darīšu tā, kā es gribu. Barošu kaut vai, nezinu, līdz 4 gadiem vai nebarošu vispār. Ja? Un tas ir, man liekas, īstenībā nenormāli tāda slodze jaunajām māmiņām, ka viņām uzliek šos viedokļus. Es nezinu, iesaku, novēlu, vienkārši iet mazāk, lasīt kaut kādas nedodievas fórumus, ja? Izvēlēties pašam kaut kādu to savu ceļu, kā tev liekas, vai tev vajag tās mājdzemdības, vai tev nevajag viņas. Ja? Jo es uz tām pirmajām dzemdībām gāju, kaut ko iemācoties pirms tam, tā primitīvi diezgan, es teikšu, tas, kas ir jāzina, ja? Bet ne tā, ka tagad es tur visu fanātiski un tā. Un man ļoti paveicās, ka mums bija ārkārtīgi forša un joprojām ir bērnu ārste, kas man iemācīja. Viņi mums katru mēnesi bija šīs tikšanās, un viņi katru to tikšanās reizi man tik daudz iemācīja daktarei. Vārpējas lielu paldies saku, un viņa ir ārkārtīgi forša arī cilvēks. Un, tas bija tas, kā es mācījos. Es 100% viņai uzticējos, un man laikam vairāk nevajadzēja nevienu citu viedokli. Un es to ņēmu pa pilnu, un man liekas, tas ir tā kā atrast, piemēram, sev kaut kādu garīgo skolotāju. Un tad paņem to vienu cilvēku, ja, un ja tu viņam notici, tad arī to ņem kā 100% taisnību. Nekur jau nav 100% tā taisnība, bet kur visi bērni veseli, gudri, skaisti. Jā, turklāt ir īpaši, ja tu atrodi šo savu viedo padomu devēju kādā, kurš ir certificēts daktars un kur viedoklī tiešām ir vērts ieklausīties, jo mums kaut kā patīk pamācīt, vispār nezinot situāciju. Un tomēr vēl, man liekas, ir ļoti svarīgi ieslēgt arī to savu
mammas intuīcija un to sajūtu par to. Tas ir galvenais. Tas ir pats galvenais. Bet, protams, nonāk kaut kādas krīzes situācijas, kur tu vairs nevari to mācīt intuīciju. Plaks raustās un tu nesaproti, kas notiek. Jā, man vispār ir bijušas tādas situācijas, ka tad, otro bērnu atvedot mājās, šausmas izstāstīšu, jā. Tagad es varu pasmieties par to, bet tiešām nav smieklīgi. Mēs atvedam mājās, un man liekas, kaut kāda 3. diena, un vēl ir nabas saitītāji ir tas knipsīts, jā. Un viņš jātīra ir, jā, un ir tas spirts, tas medicīniskais spirts, ar ko viņš ir jātīra. Un es viņu ņemu, viņa man uz tā pārtinamā galda, un man vienkārši tas spirts izkrīt, un viņai uz sejas uzlīst. Man vienkārši, visas tajā brīdī domāju, kāda es esmu mātes ar otro bērnu, savam bērnam, jā, uzlēju kaut ko tādu virsū. Es, protams, zvanu tai dakterei vienkārši ārprātā bļauju. Es domāju, varbūt nezinu, viņi neredzēs vairāk. Tās domas tev ir miljonus tajā brīdī. Viņa man ļoti nomierināja. Viņa teica, tas viss ir fizioloģisks, tā kā tur viss būs kārtībā. Viņai jātur tajā brīdī sāpē, bet vairs nesāp. Tās ir apmēram, pusotru minūti. Bet tas, kas man izgāja cauri galvai, un pēc tam es tik šausmīgi sevi zemē ieraku. Un, saprotu, šīs mazās situācijas, bet, kamēr, tu tam bērnam, tu jau ļaunprātīgi nenodari viņam pāri, bet, tās ir tās situācijas, kā tu mācies, un tad tu esi vēl piesardzīgāks, it kā tu jau neesi bijis nepiesardzīgs, bet, ir arī tādas lietas, jā, noteikti. Jā, un man liekas, ka mums nevajag tik ļoti sevi par visām šīm situācijām šaustīt, jo ir ļoti daudz, kuram nav izkrits bērniņš no rokām, un ir tik daudz situācijas, kurās tu jau vēlies to labāko, bet notiek dzīve, un mēs varam tikai darīt visu, kas mūsu spēkos, lai, protams, bērniņš izaug priecīgs un laimīgs. Par to, ko bērni tev ir iemācījuši, jo lai arī mums šķiet, ka mēs esam tie viņu lielie dzīves skolotāji un tie, kur viņiem māca visu, sākot no podiņa mācības un beidzot ar augstāko matemātiku, katrs no savās iespēju robežās, bet kas ir tas, ko viņi tev ir iemācījuši? Visu. Dzīvi. Droši vien saprast, jā, vispār, kas es esmu, noteikti pacietību, kuras man ir maz. Tas ir tāds liels kopums vispār izprast kaut ko par dzīvību. Jā? Pirms tam es droši vien nebiju aizdomājusies par to, kas es esmu. Jā? Vai es esmu tikai ķermenis, vai es esmu dvēselē, kas ir tur tālāk. Un tad jau tu par tām lietām sācis vairāk domāt, un cik tas ir viss trausls, cik tas viss ir liels, cik, jā, tas ir tāds liels visums. Es te varētu filozofēt par šo tēmu, bet tā būtu cita intervija. Jā. Tas ir, to ļoti grūti ir izstāstīt, un par to grūti runāt. Tā ir tāda milzīga tāda mīlestība. Mīlestība viņa man ir no pilnīgi citas puses iemācījuši. Ja tev liekas, ka tu pirms tam esi mīlējis, tad tu mīli pilnīgi savādāk. Un šo es arī esmu teikusi, un es vienmēr atkārtojos. Mīlēt bērnu ir sāpīgi mīlēt. Tu viņu mīli tik nenormāli, ka tev sāp, cik ļoti tu viņu mīli. Es tā mēģinu kaut kā salīdzināt, jo tā ir tāda, ārpuspasaulīga mīlestība. Un tas pirms tam noteikti nebija pieredzēts. Tu mīli savus vecākus, tu mīli savu partneri, bet tā kā tu mīli bērnu, tā tu nemīli nevienu. Un plus vēl pie šīs lielās un ļoti dažkārt sāpīgās mīlestības tev ir jāiemācās ar katru dienu tā ļaut viņam vairāk, iet viņam tālāk un pagarināt gan šī nabas saita un vienā mirklī jau arī no viņas atvadīties. Un tad, ņemot vērā arī, cik bērni ātri mūsdienās pieaug, tad tas ir jāmācās aizvien ātrāk un ātrāk. Jā, es tagad tieši skatos uz savu puiku, kurš ir tīneidžers, un es to jūtu, kā viņš atsvešinās un tālāk. Bet, zin kā, man liekas, ka tur gan ir jāpieslēdz prāts, ar apziņu jāsaprot, ka tas bērns aizies no tās mājas kaut kādā brīdī projām, un viņš ir jāpalaiž. Es nezinu, kā man tas sanāks. Man īstenībā māsai šobrīd ir tas process, ka puikam ir 17 gadi, un viņš tiešām atdalās tā pa īstam. Ja, un es redzu, kad arī nav vairs neieturt kopā katras pusdienas, ja, tur un tā. Un man liekas, tas tāds liels pārbaudījums. Un tad vēl tas pārbaudījums, ka tu paliec beigās ar to savu vīru divatā, ja, tajā mājā. Tas vēl ir priekšā. Tāpēc es priecājos, ka mums vēl kāds laiciņš ir. Mazākajai ir 7 gadi, tad kāds laiciņš vēl ir, bet, kā zināms, tas laiks skrien ļoti ātri.
Un tad tajos mirkļos, kad tev ir jāpalaiž vaļā un tev ļoti negribās, tad tu sāc atcerēties savus vecākus un vairāk izprast to, kāpēc viņi tik ļoti pretojās tavai pieaugšanai un patstāvībai un vēlmei atdalīties. Bet tu zini, man liekas, ka mani vecāki nebija tā, ka ļoti pretojās, jo man liekas, ka mani vecāki ir bijuši, bet ir gudri. Un kaut kā, jā, es tā ļoti nejūtu, varbūt no mammas mazliet vairāk es jūtu to, ka tā kā negribēja, jo, zinu, ka es tomēr esmu otrais bērniņš, un tad droši vien no tā otrā ir visgrūtāk, vai no tā pēdējā ir tā kā atdalīties, bet tas nenāca tā, ka ar kaut kādu nenormālu uzspiešanu vai kaut kādu viedokļu uzspiešanu. Es atceros, ka es diezgan ilgi vēl, tā, ka es jau vairs nedzīvoju kopā ar vecākiem, rakstīju mammai, ka es tagad esmu mājās, un tā, un kaut kā, liekas, jā, bet, loģiski liktos, ka man tas tā kā nebūtu jādara, ja, bet, tā kā, lai viņai ir mierīgi, cik man grūti ir uzrakstīt to īziņu, tā kā. Un tāpat tās arī vēl joprojām, es arī smējos, mēs ar māsu, mums kopīgais čats ar mammu ir, māsa ar mammu dzīvo vienā dzīvokļu mājā, un viņai stāvēja mašīna, un viņa nebija atbildējusi kaut kādu dienu, pusotru, es māsai saku tā, kur mamma, jā, un tad mēs beigās, tā kā nosmējamies. Tās rūpes tāks otrā. Mēs esam tieši tādas pašas, jā, es saku, kāpēc viņa nav atbildējusi. Mamma guļ vienkārši, jā, tā kā, tas tā smieklīgi, es vienmēr par to domāju, ka par, piemēram, tādu atskaitīšanos, jā, tu maziņš esi, tev ir jāatskaitās mammai, tev jāprasa atļauja mammai, jā. Tagad tu izaudz liels, tūlītās, jā, man sitīs tie apaļais cipars, jā, kas no 30 vairāk, un man ir, piemēram, jābūvē tā sava diena, savi plāni, pakārtojot tos saviem bērniem, savam vīram. Man ir tā kā jāprasa atļauja viņiem. Ja? Un mēs nesen draudzenēm bijām pārgājienā. Es saku, bet kurā brīdī būs tas brīdis, ka tā kā man nevienam nekas nav jāprasa, man nevienam nav jāatskaitās, jo es saku, es taču esmu pieaugusi sieviete, es varu darīt, ko es gribu, ja? Un mēs tā par šito smējāmies, tad kurš ir tas brīdis, kad tu paliec tas pieaudzis cilvēks, un tu drīkst darīt to, ko tu gribi. Es iesēdīšos mašīnā, es šodien gribu, aizbraukt tur uz Tallinu, uz 2 dienām. Kurā brīdī tas notiek? Droši vien tad, kad tie bērni ir pieauguši. Tikai tad droši vien, kad tu esi viens. Jo arī tad, kad bērni ir pieauguši, tev būs vīram jāuzraksta. Es šodien braucu uz Tallinu ar citu. Jā, bet tad iedomājies, tev pa lielu visu dzīvi, tev ir jāatskaitās kādam. Lieku visus citus pirms sevis. Par sevi domāju, būs jau labi. Tikai tad, kad vienu dienu fiziski kļūst slikti, saprotu, nē, laikam tomēr jārūpējas arī par sevi. Vai tu atceries tos pēdējo reizi to sajūtu, kad tu esi sapratusi, ka man ir jāpiebremzē, jo es visus citus lieku pirms sevis, vai tu tomēr esi iemācījusies sadzirdēt tos mazos zvaniņus, tos signālus, ka tagad ir jāpiebremzē un ir jāparūpējas par sevi? Diemžēl es neiepriecināšu sevi ar šo atbildi, bet nē, es eju, kamēr es krītu. Tā ir man tāda diezgan liela problēma. Un, jā, tur laikam man vajadzētu pamācīties vēl par šo tēmu. Zinu, kas interesanti, es esmu cilvēks, kas ļoti reti slimo. Es vispār nebiju tagad slimojusi kaut kādus, es nezinu, entos gadus. Nezinu, vai tas saistīts ar visām augstumpeldēm, ko es daru vai tā. Un pēdējā gada laikā, jau pagājušā gada laikā es saslimu 2 reizes un abas 2 reizes ceļojuma laikā. Man liekas, kāda netaisnība. Vienkārši es aizbraucu uz ceļojumu un es saslimu. Un es to psiholoģiski izskaidroju kā, ka es aizbraucu un es atlaižu to smadzeni. Un tajā brīdī tas ķermenis saka, tev tagad ir brīdis atpūsties, reku paslimo, tā kā izlaid cauri sev. Un man likās, kāpēc tieši ceļojuma laikā? Ķermenis jau mums pasaka visu priekšā. Ja kādreiz cīnījos ar savu veģetīvo distoniju, tad tas tā nāca ārā, un tagad rekur tas ir iznācis kaut kādā tur slimībā. Ja? Bet es diemžēl laikam esmu tāda, jā, kad es lieku. Līdz pēdējiem. Jā, bet nav tā, ka es sev nemīlu. Es arī sev mīlu. Man liekas, ja es vecāk kļūst, tad man nāk šī apziņa, es smējos par to, es esmu pieaugusi sieviete, es varu darīt, ko es gribu, es aiziešu uz masāžu. Jā, tas arī ir jāmācās. Man liekas, sievietēm ļoti daudz ir jāmācās par to, kā rūpēties par sevi un mīlēt sevi, jo mums tas latviskais gēns, es visu varu, un sieviete jau ies, un tā kā tanks, un mēs tā kā tiešām sevi liekam tajā otrajā plānā, bet tur mums vajadzētu mazliet pamācīties. Ir jau arī tādas, kas māk to
varbūt citreiz pa daudz, un tad man liekas, tā tik tas staigā pa skaistumkopšanas saloniem. Ja? Tas atkal ir kaut kāda otra galējība. Bet, jā. Zin kā, manā tajā profesijā arī tas tanks ir nepieciešams. Tu nevari bez tā tanka, un tāpat tās arī, tās meistarklases tev ir jāved visi tie ēdieni, jāved katli, un tu nesā un cilā, un reizē man uznāk kaut kāds tāds, ko es tagad daru. Tā kā, man ir tie, cik man gadi ir un kāpēc es ar šito nodarbojos. 20 gados varēja cilāt kastes, bet tagad pēc 3 bērniem es izdomājos, pāns vadāt turp, šurp. Ja tu redzētu, kāds izskatās pavāra bagažnieks mašīnā, kur stāv visas iespējamās lietas, sākot ar nažiem, katliem un eļļām un tā tālāk. Un tad, liekas, ka vajadzētu apstāties, bet tāds ir tas darbiņš jāmīl. Bet es saprotu, ko tu saki, jo arī, kad pie manis viesojās vairāk mūziķi, viņi arī saka, ka tu gaidi to koncertu un tev ir, tur izpārdot arēnu un tu esi vienkārši enerģija, tev viss ir tajā virzienā. Un tad, kad tu nospēlē to koncertu, tev vienkārši ķermenis tā kā sabrūk, jo tu esi tik ilgi viņu turējis tajā tonusā saspringumā, ka tagad viņš saprot, tu esi atslābinājies un tu drīkst paslimot, kā tu saki. Tā kā tā ir tāda reāli, mēs, protams, sevi ieprogrammēt un pateikt, šobrīd es nedrīkstu to atļauties. Un citreiz īstenībā par tiem koncertiem es abrīnoju šādus māksliniekus, un es domāju, viņam, piemēram, nākamā dienā jāsavācās, un viņam jāspēlē un jādzied atkal tas nākamais koncerts. Un man citreiz arī ir bijis, ka pasākumi tur viens, un pēc tam otrs ir. Man ir tā, ka es atbraucu no tā pasākuma, man reizēm liekas, ka man tramvajs ir pārbraucis pāri. Man reizēm liekas, ka man tramvajs ir pārbraucis pāri, un tā fiziskā sajūta ir vienkārši ļoti, ļoti nogurdinoša un tāda spēcīga, ka tu pat nevari aiziet gulēt, jo tev vēl tas adrenalīns ir iekšā. Un es atceros, ka arī man vīrs vēl spēlēja basketbolu, viņš pēc spēlēm negāja gulēt līdz 1-2, tāpēc, ka vienkārši tev iekšā tas adrenalīns ir tik augsts sakāpināts, ka tu nemaz tā nevar iegulties gultā, un tagad es mierīgi aizmigšu. Un tad es abrīnoju tos cilvēkus, kas iet un nākamajā dienā dara to pašu, un pēc tam brauc tās koncertu turnēs, un tāpēc jau ļoti daudz arī šie mākslinieki sabrūk. Tas ir, jā. Tas ir ļoti grūti. Dzīve ir liela pieņemšana. Tev ir jāpieņem, ka tavu bērni izaugs, ka tu kādā brīdī paliksi viens, ka tavu vecāki nomirs. Jāpieņem, ka tu vienmēr nebūsi jauns un skaists, ka tev parādīsies pirmās krunkas, gribi vai negribi, tā vienkārši notiks. Kas ir tas, ko tev ir bijis pieņemt visgrūtāk? Par jebkuru sfēru. Kas ir tā lielā pieaugušā cilvēka atskārsme, kas tev ir radījusi visgrūtāko pieņemšanu? Droši vien tas ir tad, kad tu saproti, ka tie tuvinieki paliek vecāki, un kad aiziet, un man tēvs vairs nav, un man ļoti mīļš bija mans krustāvs, un arī viņš vairs nav, un arī māmas otrs brālis, un tas diezgan tā tuvu viss viens otram ir noticis, ja tā skatās, un tas notiek ātri, un tad tu par to domā, kur tad tas viss paliek, un kas paliek aiz tevis. Tāda pieauguša cilvēka domāšana droši vien, bet es par to esmu daudz domājis ne tikai tagad, bet jau diezgan agrā jaunībā vienkārši, jo tu vecāks paliec, jo tu vairāk sāc saprast un apzināties tās lietas, dzīve jau nav nekāds roždarbs. Tāpēc man liekas, ka ir, lai cik tas banāli neizklausītos, jāmēģina rast tas prieks un jādzīvo katra diena kā pēdējā. Vienmēr, es zinu, tas ir klišejiski, bet tā ir. Tā vienkārši ir jādzīvo. Tu tiešām nezini, kas tev rītdien būs, kas tev rītdien gaida. Tev ir kaut kas tāds, ko tu būtu gribējusi pateikt, nezinu, savam tētim, krustāvam, tu esi par to domājusi? Jo ļoti bieži man šķiet, mēs tajā ikdienas steigā kaut kā palaižam tos mirkļus garām, un tu tev liekas, man vajadzēja tur vēl vienu reizi pateikt vai izdarīt, vai... Tu zini, nē. Es laikam kaut kur sevi esmu aprunājusies ar viņiem abiem diviem un esmu radusi savas atbildes, kas man ir nepieciešams. Nē, es domāju, ka es visus pateikšu. Mēs tāpatās visi sarunājamies. Kas ir tas, ko tu gribētu, lai cilvēki tev jautā biežāk? Neko. Lai viņi man liek mieru. Nē, es smējos. Droši vien, ka profesionālajā jomā
mazāk jautā par personīgajām lietām. Tas neatiec uz šo interviju, un paldies tev, šī intervija ir ļoti pieklājīga. Es droši vien drīzāk varētu pateikt, ko mazāk jautāt, kas man nepatīk, bet ko vairāk. Ja kādam ir jautājumi par ēst gatavošanu, droši jautājiet, bet man diezgan daudz jautā. Un tas man liekas forši, un man uzreiz tāds, tad cilvēki tomēr man uzticās. Un tad es pats pasitu sev pa plecu. Bet tev ir laiks atbildēt uz visām šīm žinām. Tu esi tā, kura tā piesēžās vienā vakarā uz visām atbild, tu esi tā, kura uzreiz atbild, tu esi tā, kurai nedēļām krājās jautājumi, vai cilvēki tomēr neatļaujās tik daudz piebērt tavu pastkastīti? Tik daudz man nepieber, bet es mēģinu atbildēt uz visām lietām, un es mēģinu uzreiz atbildēt, jo es esmu cilvēks ar diezgan sliktu atmiņu, un ja es atvēru to vēstuli izlasījusi, un es uzreiz neatbildu, tad es uz viņu neatbildēšu. Tā kā, ja es kādam neesmu atbildējis, tad es ļoti atvainojos. Man, starp citu, bija vakardien vai šodien atcerējos, mums bija ar Zandu tā nometne viena sporta, un es apsolīju meitenēm, ka es aizsūtīšu vienu recepti. Un tas bija pagājuši gadu, un es šodien no rīta atceros, es taču tām meitenēm neaizsūtīju to recepti, un man liekas ārpēc, un es sajūtos tik vainīgi, ja? Tā kā es esmu kaut ko apsolījis, bet es neesmu izdarījis. Bet, gan jau, ka visi ir aizmirsuši, un tagad gan atcerēsies. Ja kāds skatīsies no viņām, tad droši vien atgādinās. Bet jā, nē, es uzreiz izlasu, un tad es uzreiz arī atbildu. Man vispār izņemot Gmailu, man nekad nestāv neviena neatvērta vēstule ilgāk par 24 stundām. Gmailā tur ir kaut kādi, 40,000 neatvērti, ja, bet jo es e-mailu vispār arī nelietoju. Kas tev ir laime? Laime, tas ir liels jautājums. Laime ir justies laimīgam. Kad tu jūties vislaimīgākā? Tas bija vienā filmā. Man vienmēr patīk tas, neatceros, kurā filmā tas bija, bet tur bija jautājums, kad draudzene jautā draudzenei, vai tu jūties laimīgi, un viņa saka, visu dienu nē, bet katru dienu pa kaut kādam brīdim. Un tad droši vien tā ir, ka tu tā kā visu laiku, man liekas, nevari justies laimīgs. Man liekas, tā ir tāda utopija. Es nezinu, nosauc vienu cilvēku, kurš pateikt, es esmu visu dzīvi bijis nenormāli laimīgs. Es nezinu, es tāds cilvēks neesmu satikusi. Laime droši vien ir pieķert sevi pie domas tajā brīdī, kad tu esi laimīgs un apzināties, šis ir tas laimes brīdis. Nevis pēc tam domāt, tad es īstenībā jutos laimīgi, bet tā kā pieķert sevi aiz rokas un pateikt, tagad es esmu laimīgs šodien, šitajā brīdī. Un man liekas, ka tam ir arī jābūt tam pamatnosacījumam, pamatuzstādījumam, kā tu iepriekš minēji, ka es kopumā esmu laimīga. Jā, man šodien iespējams notika tas, man rītdien iespējams man nezinot notiks šī lieta, kas man padarīs ne tik ļoti priecīgu, bet kopumā ar savu dzīvi es esmu apmierināta un laimīga. Jā. Man liekas, tas ir tas, uz ko noteikti mums visiem būtu jātiec. Bet pirms es tev laižu projām, tu esi mans izmēģinājuma trusīts. Ok, man būs kaut kas jādara. Es ceru, ka nebūs jādzied. Nē. Tā kā tu esi ļoti drosmīga. Paldies. Tad tu būsi pirmā, ar kuru es spēlēšu šo nosacītu spēli. Jā, man patīk spēles. Šī spēle tapusi sadarbībā ar mani, jeb brīvu vietu jūsu reklāmai. Es centos atrast, man šķita maksimāli vecāko bildi, un tad es centos atrast tādu svaigāku materiālu. Kāk mans Dievs! Par kvalitāti es atvainojos, jo tas bija tas, ko man internets piedāvāja. Es nevarēju, es parādīšu arī. Spēle saucās Madara toreiz, Madara tagad. Un es tev lasīšu apgalvojumus. Un tev ir viena no šīm kartītēm pret kameru jāpaceļ. Respektīvi, kurai šis apgalvojums vairāk piestāv, un varbūt tu vari arī īsi iezīmēt, kāpēc tieši tā. Ok, bet tas nebūs tas, ko es esmu teikusi, bet tu vienkārši kaut kādu apgalvojumu. Jā. Ok, sapratu. Ļoti vienkārši. Tu sapratīsi uzreiz, kā es nolasīšu. Kura no jums ir drosmīgāka? Tiešām drosme zūd līdz ar laiku? Es neteiktu, tā kā drosme zūd, bet mazliet piesargājies no visas, sevišķi tad, kad tu paliec vecāks, tu uz visu tā sāc skatīties ar nelielām šaubām, jo tu esi pieredzējis vairāk, un tad tu saproti, ka daudz kur var aplausties, un tāpēc droši vien, ka te ir mazāk tie limiti.
Kurai ir svarīgāka pašrealizēšanās? Noteikti šeit. Tas šitien tur maz par ko domā. Citas lietas ir svarīgākas. Citas lietas, jā, protams. Man liekas, ka jo tu vecāks paliec, vispār vairāk gribās mācīties un pašrealizēties. Un vispār man liekas, ka palikt vecākam ir nenormāli forši. Man patīk šis laiks, man patīk tas, ka tev kaut kas jau tajā pelēkajā masā ir, ka tev ir nākus līdz tā pieredze un ka tu, tā kā neskrien bišķiņu 5 centimetrus virs zemes un ka tev ir tās kājas stāv stabili pie zemes un man patīk tā sajūta, man patīk tā. Tev patīk briedums. Jā, briedums. Es nezinu, vai tagad viņš vēl ir. Es tāpēc skatos uz vecākiem cilvēkiem, man ļoti, ļoti patīk. Jo vecāks cilvēks, protams, ne visi, ja, bet man viņš liekas interesantāks. Kurai ir lielāki sapņi? Par ko? Par visu? Vispār. Laikam šeit. Tas atkal ir par to briedumu, ka tu saproti, cik tu vari īstenībā daudz izdarīt. Man liekas, ka es varu diezgan daudz. Kura no viņām labāk jūtas savā ķermenī? Droši vien, ka te. Tikai neapzināti. Šitā pastās vienkārši pēc tam man liekas, un tad man likās, ka es esmu, jā. Tur nemaz nebija nekas par daudz, jā. Vai par maz, tā kā es domāju, ka, jā, bet te atkal, te jau nav tā apzinātā domāšana. Kur vairāk baidās novecot? Tu zini, es nebaidos novecot. Man liekas, es arī nebaidījos tajā brīdī. Jā, sevi ir jāietur un jāizskaistina un jāizmanto mūsdienu tehnoloģijas un viss kaut kas, bet man nav tā, ka man liekas, tagad šausmas, ka es novecošu. Tas ir daļa no dzīves, tas ir process, bet par sevi ir jārūpējās. Kura no jums ir pašpārliecinātāka? Droši vien, ka šeit. Visu varu. Jā, visu varu, pati tikai nezinu ko. Kura ir ievainojamāka? Noteikti šitā. Jā, te es biju ļoti ievainojama, bet labi laikam, ka tā vairs nav. Kur ir ciniskāka? Tur tas viss vezumiņš, kas ir gājis no šejienes līdzi. Es vispār laikam esmu diezgan tāda ciniska. Jā. Kura vairāk mīl dzīvi? Jā, es mīlu dzīvi. Kur ir lielāka optimista? Arī laikam abas. Es nezinu, man liekas, ka nav vērts būt pesimistam. Es nezinu, kas es neesmu ne pesimists, ne optimists, es esmu realists. Jā. Es laikam esmu pa vidu. Kur vairāk tic labajiem cilvēkos? Šeit es droši vien ticēju tā kā neapzināti un redzēju to, ka cilvēki ir skaisti un tā. Te es esmu apbružājusies, bet es vēl joprojām ticu, ka daudz cilvēkos ir skaistums un mīlestība tikai savādāk. Es to redzu kaut kā no savādākas puses. Kurai ir svarīgāk uzvarēt strīdā? Te. Ies līdz pēdējiem. Jā. Kur ir impulsīvāka? Arī te. Kur ir mīlētāka? Es vienmēr esmu jutusies mīlēta. Un kur no viņām ir laimīgāka? 3 bērni. Jā, zini kā, šitien tu neapzinies to laimi. Vispār jocīgi tā runāt par to, tāpēc, ka kur tu 20 gados var pateikt, es tagad esmu laimīga. Tā kā tu tik maz esi piedzīvojis, tad, kad jau tas laiciņš paiet uz priekšu, tad tu saproti, tad tu vari pastīties, kur tu īstenībā esi bijis varbūt nelaimīgs kurā brīdī. Un tā viss dzīve. Es patiesībā mūsu sarunu gribēju noslēgt ar taviem vārdiem. Kuros tad būtu arī savā ziņā ieslēpts mans vēlējums tev. Nav vajadzīgs, lai blakus ir daudz cilvēku, bet lai tie, kas ir īsti un patiesi. Jā, to es arī novēlu. Un to es arī tev novēlu, lai tev vienmēr ir apkārt tie tavi cilvēki, kur tev liek justies labi. Un, protams, ja mēs vēl gribam kaut ko pielikt klāt, tad tā noteikti ir tā virtūte, lai tev tur ir
tavs nepieciešamais klusums, kā mēs tagad noskaidrojām, jo tā nevajag, lai skan mūzika. Un tava tā atmosfēra, kurā tu vari radīt. Un mēs nepacietīgi gaidīsim tos 3 atvērtos logus. Jā. Un tad tu man intriģēji. Varbūt mēs tiksimies nākamgad, un mēs runāsim par kaut ko pavisam citu. Par kaut ko pavisam citu. Es gan izslēdzoties kamerām centīšos tev papratināt. Nezinu, vai man tas izdosies. Nu, varbūt. Paldies tev, ka uzaicināji un ielaidi savā vidē, un es tev gaidīšu manā vidē. Mans vīrs priecāsies katrā gadījumā. Un no kanāla ģenerāla sponsora Tirdzniecības centra Spice. Ziedi man patīk. Negribās man tev Nekas. appilināt. Paldies tev, liels paldies. Tas no manas apskāviens, jo es esmu taktīlais cilvēks. Jā, es arī.